Šis ir podkāsts, kurā mēs runāsim par to, kā aug ģimene, attiecības ar bērniem, ar sevi, ar sabiedrību kopumā. Vienmēr sakot, šis ir podkāsts par mūsu pieredzi un citu cilvēku pieredzi, veidojot savas ģimenes. Mēs uzskatām, ka ģimene nav tikai status vai vieta, bet tas ir ceļš, kur tu vari augt, pilnveidot savas vērtības un iegūt iekšējo briedumu. Pats galvenais jautājums jums attiecības sākumā bija 50-50. Tas jau nāk no mūsu ģimenēm, arī kāds ir bijis piemērs manā ģimenē. Man šķiet, ka šis ir ārkārtīgi svarīgi. Tiešām attiecības sākuma posmā sievietei sajust to, ka vīrietis ir pārliecināts, ka viņš ir drošs. Kā mums jautā, kā jūs tiekat ar 3 bērniem galā? Vai nav grūti? Nē, ar 3 ir daudz vieglāk nekā ar 1. 3 bērni kopā. Jā, ir izaicinājums, bet vēl biznesa kopā. Mana mamma teica, bērni ir jātaisa, kamēr esat jauni. Welcome back ģimenes podkāstā. Šodien pirmā epizode ar viesiem. Mani sauc Gustavs Gotauts, un šī ir mana skaistā sieva. Līna. Čau. Līna. Tad mēs šī podkāstā runājam par to, kā aug ģimenes, kā aug cilvēki, kā viņiem aug ienākumi, un kā ar to visu tik galā. Tas ir svarīgākais pieminēt par ienākumiem. Ja? Tas jau visur, ja nauda ir, tad jau ir interesanti. Ja naudas nav, man liekas, tas tā... Ne? Nauda ir vajadzīga noteikti. Sveiciens visiem, kas klausās, un paldies, ka kāds arī klausījās pirmo epizodi. Viss cieņa, paldies. Mums pat šodien ir viesi, kur ir piekrituši ar mums arī parunāties, kas ir jau vēl viens novērtējums laikam mums, vai ne? Kāds ir atnācis, nedzirdot pat pirmo epizodi. Varbūt tāpēc arī viņi ir atnākuši, viņi nav dzirdējuši pirmo. Es viņus pazīstu. Varbūt tāpēc viņi vienkārši pieklājības pēc, jo mēs sarunājam kādu laiku atpakaļ tikties pie mums. Un tā mums nav izdevies par 2 gadiem. Vismaz tagad bija podkāsts, mēs viņus piespiedām. Tā kā lūdzu, kā saka, cienat, mīlat, rakstiet labus komentārus par mūsu viesiem, Agritu un Jāni. Čau! Čau! Jā, jums jārunā mikrofonā tuvāk. Jā. Jāliecās. Paldies, ka ka būs kaut kas ēdams, ja pēc tam. Jā, būs steiks, un es pasūtīju suši. Es neesmu ēdis suši, es redzēju reklāmu vienam džekam, pasīsimies, vai viņš taisa labi suši, jo man liekas, ka tas ir sarežģīti. Bet ne par suši un ne par steiku. Šodien stāsts ir, mēs gribam iedvesmot ģimenes, augt un paplašināties. Un mums pat pēc pirmā podkāsta uzrakstīja viena sieviete, ka viņa iet taisīt nākamo bērnu pēc mūsu podkāsta. Līdz ar to viens ir mūsu tajā... Viens bērniņš mūsu kontā ir? Mūsu kontā, jo ir atnākuši februāra dati, un es nezinu, vai tas ir mūsu podkāsta ietveros, bet dzimušo skaits ir nedaudz palielinājies par 9. Ja jūs nezināt statistiku, ja? 890 dzimuši un 2124 miruši šī gada februārī. Tātad mēs vienmēr sāksim ar statistiku. Ja? Mums patīk šī statistika pavērot, kas notiek valstī. Un, tā kā mēs sev vismaz stāstam, kad ar šo podkāstu mēs mēģinām ģimenes iedvesmot, paplašināties, tad mums vajag kaut kādus statistikas datus, uz ko balstīt. Pirmais, ko mēs samazinājām mirušo skaitu, tagad strādāsim pie dzimušo. Ja? Tas ir mums, jā. Bet labi, tad pēc 9 mēnešiem tas attieksies uz mums. Bet Līnai pats svarīgākais jautājums jums. Jā, man ir ļoti svarīgs jautājums, lai mēs vispār saprastu, kā mēs šo sarunu varam virzīt tālāk. Nē, kādā virzienā mēs vispār virzam šo sarunu. Jo, protams, ka mēs esam par lielām un stiprām ģimenēm Latvijā, ģimenēm, kas nebaidās arī no dažādiem izaicinājumiem ikdienā ar bērniem, ar savu pašizaugsmi. Bet tāpēc es ļoti gribēju jums jautāt, Jāni un Agrita, vai jūs esat laimīgi savās attiecībās? Esam laimīgi. Ja mēs esam šeit jau kopš, ne konkrēti šeit, bet ja mēs esam kopā jau kopš 2008. gada, tā tad viss notiek tā, kā ir jānotiek. Laimīgi, stiprinam savas attiecības. Attiecības, kā jau mēs zinām, tas ir izaicinājums, vai ne? Tas nav tāds pašsaprotams, plūstošs process, tas pie attiecībām ir jāstrādā. Un mums ir 3 forši bērni, kas, manuprāt, arī rāda, ka šīs attiecības ir pareizā virzienā. Piekrīt sievai. Jā, Agri, tu tā arī skaties visu laiku uz Jāni, vai viņš piekritīs vai nē, tāpēc īstenībā tas jautājums svarīgs katram. Māja galva. Individuāli. Jāni, tu arī esi laimīgs? Jā, es esmu laimīgs, un šķiet, ka īpaši varbūt pēdējie gadi, kad esam tikuši no tāda zīdeņa perioda arī ārā, un kad mazi bērni jau ir, teiksim, kaut cik patstāvīgāk palikuši, pats arī brīvāk laika varbūt atbrīvojās, un tad, teiksim, arī dažādas lietas ārpus ģimenes ir sakārtojušās, tad noteikti. Ir vairāk randiņu, jā, un tad attiecīgi tās attiecības vēl vairāk plaukst.
Jā, jo 17 gadu, visu cieņu. Jūs rēķinājāt kalkulētāju? Nē, es domāju, galvā, cik tas es māku no 25. Bet man ir bijis tas prieks, es esmu redzējis to jūsu attiecību sākumu. Un es redzēju, kā Agrita pazuda no aprits tajā brīdī, kad parādījās Jānis. Mēs ātri nobloķējām. Jā, es nezinu, kā jūs to panācāt. Varbūt viņš šeit turēt jau tagad. Kā viņš to gūstā? Logā gūstā. Jā. Bet es atceros, jo mēs ar Agritu esam no bērnības pazīstami. Un man būs daži jautājumi, kas īstenībā arī uz audzināšanu attiecību. Jo es atceros, kā tevi audzināja. Kaut kādas lietas, kas man likās interesanti. Man būs jautājumi, kā tas ir ietekmējis tavu dzīvi šodien. Slavenā Salaspils skola. Bet varbūt jūs varat izstāstīt, tad 8. gads iepazināties, tu viņu ieslēdzi pagrabā, un kas notiek tālāk? Nē, mēs patiesībā jau bijām pazīstami. Mēs bijām pazīstami, tāpēc, ka tu, kur man bija vasarnīca, dārziņa, tuvu Salaspilī, un tad mums kaut kā sanāca caur paziņām satikties, bet mums pirmais tāds randiņš bija 8.08. 2008. 08. Tad, kad precējās noteikti daudzi. Ja? Jo tas bija 8. augusts, kas ir kāzu mēnesis, un vēl 8. gadā. Un tad mums bija tieši pirmais randiņš pie Origo, vai netikāmies. Jā, tu man atnesi sarkanu rozīti. Jā. Cik skaisti un klasiski. Pulksteņa bija tiem, kam tas likās klasiski, jāsaprot, ka Salaspils tajos laikos bija reāli lauki. Un dārziņi bija vēl smagāk lauki, jo tagad ir divi tās vietas ir ļoti attīstījušās, bet toreiz tā ir pilsēta. Viņas pilsēta atbrauc. Taisnība, jā. Jā, man klases biedrene dzīvoja dārziņos, un tad kaut kā sanāca kopīgās ballītēs būt un satikties ar Jāni. Bet es godīgi sakot, uzreiz tā kā klikšķis mums nebija. Mums nebija klikšķis uzreiz, vai ne? Nebija. Tu domā, 08. Iepriekš, jā. Mums ļoti interesanti, jo mums ir tieši tāpat. Mēs arī kaut kādus pusotru gadu pirms mēs sākām. Šitādi sēž divas mīlestības, kas nebija no pirmā skatieniem. Noteikti. Un arī, kas ļoti interesanti, es nezinu, vai jums tā ir, ja mēs būtu iepazinušies ātrāk, ir diezgan maz iespēja, ka mēs būtu kādreiz kopā. Varbūt arī mēs, jā, jo, man liekas, ir svarīgi iztrakoties tā jaunībā, jo, Salaspilī, Gustav, tu jau zini, kā notika ballītes, tusiņi, tur viss. Tāpēc jau Jānis viņu ieslēdz pēc tam. Jaudīgi, jā, un tā teikt. Es, laikam, par sevi personīgi varu pateikt, jā, kad man tas ballīšu laiks bija tāds ar uzviju un kārtīgs, un tad bija laiks piezemēties. Un tā kaut kā mums tas klikšķis ar Jānis sanāca, vai ne? Jā. Tad ir galvkrati. 08. Sākās viss, jā, jūs ieliekat pamats, 8. vispār ir naudas cipars, tā kā varbūt jums ir potenciāls arī sasniegt augstākos virsotnes naudā, iespējams. Es nezinu, kāds numerologs var palabot. Ķīniešiem, jā, man liekas. Es nezinu. Es vienkārši zinu, ka 8. Es visur meklēju 8. Man gribētu daudz naudas. Kas notiek tālāk? Tas ir tas, ko tu, man liekas, mini. Tas ir riktīgi precīzi. Arī man tāpat ir, ka tu esi iztrakojies, un tad tu satiec to savu cilvēku, un tev tā kā viss tev vairs neko pat neinteresē, negribās, un tu tā kā tie tajā kaut kādā. Jā, man īstenībā bija šī sajūta, un kā Jānis jau citreiz ar humoru, mums attiecībās ļoti daudz humora, kā viņš saka, es tev beidzot izvilku uz Rīgu, jā, kā teici. Ārā no bedres. Tas joks. Ka viņš man izvilka uz Rīgu, un es sāku studēt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, un mēs īstenībā diezgan ātri arī sākām kopā dzīvot. Salīdzinoši, jā, mēs sākām ātri dzīvot kopā mēs kaut kā sapratāmies. Jo tajā laikā tie tusiņi jau, kad tu aizgāji, tas scenārijs bija zināms, tu kaut kur pasēdēsi. Te būs jāiet dejot, kas vienmēr bija, tā kā tu vienkārši labi iešu līdzi un tā kā padejosim, bet tā bija tā sadaļa, kas džekiem, man liekas, parasti tāda, jā. Un tad jau, pēc tam jau kā vakars iegriežās, bet un kaut kā tādā brīdī sapratu, ka tas viss vienkārši apnīk tā rutīna, atkal tas viss, un tad, kad, jādomā tālāk, un tad kaut kā veiksmīgi sanāca, ka tā kā Agrita mācījās, tad iestājusies bija Sporta pedagoģijas akadēmijā, un es saku, ko tu braukās no tās Salaspils, kur man ir dzīvoju 15 minūšu attālumā, lūdzu, pārvācies. Bet man vēl nebija tiesības, un viņš mani vadāja, jo no Mežaparka līdz akadēmijai nav transports tiešais. Jā, tas ir kā tuvu, bet nav tiešām ērti izbraukāt. Un tad bija pirmais, tā kā man bija sanācis jau Mazdiņu nopirkt pirmo mašīnu, tad pirmais projekts bija, ka es viņu vienkārši teicu, ej lietas tiesības. Un tad es biju ļoti priecīgs, ka viņai bija tās tiesības. Pats galvenais jautājums, jums attiecības sākumā bija 50-50? 50-50. Viņš par finansēm jautā. Es teikšu, ka nē. Nē, Jānis uzreiz uzņēmās atbildību. Jā. Viņš man īstenībā
Jā, tā diezgan ātri arī sanāca kaut kā, kad es diezgan labā darbā tiku. Kas nebija saistīts vispār ar to, ko es mācījos to brīdi. Un tad, teiksim, arī visa dzīve tā iegriezās, kad, jo es gāju tieslietu zinātnes studēt, tajā laikā tas bija ļoti populāri, visi gribēja būt, un tad bija arī salīdzinoši ātri un viegli kļūt, piemēram, par prokuroru vai advokātu bija tas. Un tad kaut kā bišķi pamainījās tur tie likumi, vismaz es tā atceros, kad bija ilgāk jāmācās pa palīgu, un paralēli tam man interesēja totalizators sporta spēle, un tieši sanāca, ka man uzaicināja par riska analītiķu strādāt un pilnīgi no nulles visu apgūt. Un tad paralēli apvienojot mācībām, stabils darbs, stabili ienākumi, un kaut kā radās tā rosība arī brīvība. Bet labi, tev nāk nauda, bet tas ir, kāpēc uzreiz tā, nācis, es tagad vispār maksāšu. Jo tas ir, man liekas, jauniem džekiem šobrīd ļoti liela tēma, kad, kāds sakars, mēs tā kā esam kopā tur, kāpēc, lai es uzņemtos atbildību par kāds ir, kāpēc, lai es teiktu, hei, vai es visu apmaksāšu, tā ir izvēle tajā brīdī. Tas jau nekas, tas jau nav tikai par to, ka jauniem džekiem, man liekas, ka šobrīd arī viss tā sieviešu vēlme vairāk paceļās uz to, vai būsim vienlīdzīgi, iesim šo vienlīdzības ceļu. Kā jūs skatāties attiecībās, varbūt arī šobrīd, jo kā jūs skatāties vispār šo 50-50, jo mums par to pagājušajā podkāstā bija saruna, un arī daudz vispār apkārt ir aktuāls šis jautājums, kad, vai vienlīdzīgi, bet kā jūs uz to skatāties un kā jūs par to jūtaties? Man liekas, ka mēs dzīvojam Latvijā vēl tāda. Nav pārņēmusi pilnībā tu, kur ir varbūt ļoti liberālāks. Tas viss, ka tās sievietes jūtās tik super neatkarīgas un pašas pa sevi. Un tajā pašā laikā, kad nāk varbūt no austrumiem, kad ir tas patriarchālais vairāk, ka tas vīrietis ir tā ģimenes galva. Un man liekas, ka katrs savās attiecībās jūt, kā ir, kas ir viņam, kā viņš jūtās. Jo man nevienā brīdī no manas puses nebija tā kā, ka man tam ir obligāti tā jābūt. Tas kaut kā dabiski iegājās. Ja tāpat laikā nebija tā, ka es teicu, tā es pavisam maksāšu, bet es gribu, lai māja tīra un lai drēbes ir izmazgātas. Es joprojām mazgāju drēbes, jo kaut kā agri tev nepatīk darīt. Man tas tā kā ir, labi, es to darīšu. Veļas mašīna mazgāju. Protams, jā. Es neeju uz ķīšas ar nēju un nebežu tur. Bet kaut kā, man liekas, tas ir jājūt dabiski, jo, ja tu tik līdz ejai kaut kādiem baigiem principiem, tu uzreiz, tas tāds, tikai šādi un nekādīgi tas viss. Man personīgi, piemēram, man nebūtu problēmas, ja Agrita pelnītu, 5 reizes vairāk, un es būtu auklīta mājās. Kāpēc? Ideāli savā ziņā, man tā liekas. Ja tev nav, tev tā liekas, kamēr tā nav. Ko tā? Tev tā liekas, kamēr tā nav. Jā, iespējams, bet tu jau nezini nekādu. Tu jau dzīvo, tu skaties, tu pielāgojies, un tu jau tikai, es nevaru tur vienmēr, ir tie, mums patīk reizēm hipotētiski jautājumi, par ko, kā būtu, ja būtu, saka, es par to nedomāšu, jo nav jēgas par to domāt, tur ir miljons iznākumu apstākļi, kad būs, tad domāšu. Ja? Tas varbūt uz vecumu tāds, bet man ir grūti, tiešām es nezinu. Tas vienkārši kaut kā dabiski nāca, jo 50-50 uzstāt, tad tas ir tā, nezinu. Ja tu vari atļauties vairāk un tu jūti, ka es kaut kā ātri ar Agritu aizgāju tas kontakts, un mēs jūtām, ka esam uz vienu viļņu, un tad arī, ja jau es viņu aicinu pie sevis dzīvot, tad es jau tā izrādu vairāk, un ko te es teikšu ziemā, kad kosmos šitie komunālie, ja es esmu uzaicinājis, klausies, zini. Bet ir tādi gadījumi, un mums viņi nav. Tas ir jāizrunā saknē. Tā ir tā kļūda cilvēka, kurš, ja tu izrādi kaut kādu pretimnākšanu, tas ir tā kā apmēram, tas ir tā kā, es nezinu, teikt, ka es tev tagad darīšu to, un tad pēkšņi prasīt kaut ko atpakaļ daļēji. Man vienkārši ir ļoti liels pārdoms. Mums ar sievu radās diskusija par to, ka tad vienlīdzīgs, ja? Šis par rietumu uzskats, ja? Kā tu mēri un skaiti, kurā brīdī ir tā vienlīdzība. Jo tas, ka tu saki, man liekas, arī tas priekš manīm ir tieši tāpatās. Ja es par visu maksāju, tas nenozīmē, ka es sagaidu, ka viss pārējais ir tur izdarīts, tur top līmenī. Un es nemeklēju šo vienlīdzību lietās, kur es nevaru, cik maksā izmazgāt veļu un cik maksā tavs atnestā nauda mājās. Kas ir tā vienlīdzība? Un man liekas, ka tad, kad tu saproti un paļaujies uz to virzienu, kādu tu arī tu dari, man liekas, ka nerodās lieka diskusija, kas tad ir vienlīdzīgs un kas nav vienlīdzīgs. Rodās vienkārši mērķis, mēs gribam izveidot tur ģimeni, vai mēs gribam izveidot kaut kādu gala rezultātu, un mēs abi darām maksimumu, ko mēs tajā brīdī varam izdarīt, jo mēs zinām, ka posmi dažādi ir. Vienā brīdī viens nevar, otrā brīdī otrs, un mēs virzamies vienkārši nemeklējot to vienlīdzību. Protams, mums nekad nav bijis tāds, mēs pat neesam iedomājies, vai mēs attiecībās esam vienlīdzīgi. Ja, teiksim, citur saka,
Tavā vietā jau visu sievi izlēma. Piemēram, ja tādas situācijas. Man, piemēram, ir situācijas, ka man dara jebkurš no variantiem. Man ir vienkārši vienalga. Tā vietā, lai es iztaupītu kaut kādas diskusijas, ko tu gribi darīt? Labi, daram tā. Man liekas, vīriešiem tā biežāk ir kaut kādi 3 varianti. Piemēram, aizkars izvēlēties. Viņam tiešām ir vienalga. Tā kā lūdzu, ņem vienkārši, lai mēs mazāk laika patērējam šīm diskusijām. Ja man apmierinās jebkurš variants. Sievietēm varbūt biežāk ir viedoklis, un atkal, ja kaut kāds, kas sievietē pilnībā neinteresē, viņa var neteikt, ka tev ir jāņem šis makšķerkāts. Ja? Tas ir katram ir kaut kas savs. Bet tā dzīves vienlīdzība, man liekas, viņa tā plūstoša. Katram viņa noteikti ir savādāk. Jo tiklīdz tur jau problēmas sākās, tiklīdz ir kaut kādi pēkšņi principi baigie parādās, kur viens ar otru vienlīdzību nevienu, tas tā. Ja kāds uzskata, ka nav, tur jau arī tā sākuma. Tagad, kā tu domā, kā sieviete, kā tu skaties, kāda, piemēram, tev bija sajūta, jo arī Jānis jau, viņš tev paaicināja dzīvot, ja? Un tas jau ir tāds, tā kā, tā ir kaut kāda drošības sajūta, uzticēšanās tam cilvēkam. Vai tev kā sievietei tas ir svarīgi? Jo mums tiešām arī daudz cilvēku apkārt uzrunā šo, ka sievietes, tu, piemēram, saki, šo vajag pārunāt, ja? Bet tad, kad apkārt virmoš tas gaisā tā vienlīdzības tēma, ja? Tad sievietei arī, viņa pati domā, paga, man vajag, vai tomēr es tā kā gribētu uzticēties, bet varbūt man vajag būt vienlīdzīgai, un tad kaut kā ir grūtāk arī to uzrunāt. Zini, ka īpaši vēl attiecības sākumā, ja, ka tu nevari īsti neko piedāvāt, varbūt tādu pretīgi, ka es tagad būšu mamma, es taisīšu ēst, es rūpēšos par bērniem, es celšos naktī ar bērniem un tam līdzīgi. Zini kā, man tā sajūta liekas, ka tas jau nāk no mūsu ģimenēm. Arī kāds ir bijis piemērs manā ģimenē, piemēram, uz māmu tēti skatoties, un kaut kā tas, mēs, man liekas, pat neizrunājām. Kaut kā mums sākās tās attiecības, bija tas klikšķis, un tas kaut kā dabīgi tā plūstoši, es dodos dzīvot pie Jāņa, mums ir forši kopā būt, mums veidojās mīlestība, ja, un man liekas, mēs pat tādas lietas neizrunājām, jo visdrīzāk tas ir piemērs no maniem vecākiem, ko es arī redzu, kas tētis arī ir vienmēr uzņēmies atbildību. Protams, mamma ir strādājusi, viņa nav bijusi mājsaimniece, bet tāpatās manā ģimenē ir bijis arī tētis vienmēr tā galva un kaut kā. Man liekas, ka tas veidojās jau no tā pirmās tikšanās. Tu aizies, un, piemēram, ja sieviete uzstās, ka es maksāšu par sevi, tad tu uzreiz tā, bet tas nav tā kā es negribu, bet tas tā, skatīsimies kā tālāk, cik ļoti viņa grib būt patstāvīga. Ja viņa teiks, ka māja viņa uzstājas to, ka uz pusēm, labi, bet tad atkal ko sagaidīt pretīm ir interesanti. Bet ja tu aizem pie viņa atkal saka, skaidrs, ka tu maksāsi, es taču esmu sieviete, tas var, te ir atkal tā galējība, kad skaidrs viņa mājās. Atkal vērosim, atkal viņa grib, lai es visu, bet tad arī viņa ir gatava klausīt. Ja, apmēram. Tas ir laikam tas, ko teici, ka jāizrunā. Ja ir tādas situācijas, ir vērts vienkārši izrunāt, lai neveidotos kaut kāds. Jā, bet viņa nevar būt tā, ka tu nebūs dzīvē tā, ka tu satiecies ar kādu pusgadu un tad gribi sākt dzīvot kopā, un tad tagad mēs apmēram no nulles. Tu jau jutīsi, kā ir līdz šim bijis. Vienkārši, kad tu jūti, kad ir kaut kāda šāda situācija, kur tiek meklēta kaut kas šis, tad tu vienkārši tajā brīdī izrunā, kā abi redz, jo jums ir labi piemēri no ģimenēm nāk, bet ļoti daudziem nenāk izcili piemēri no ģimenēm. Protams. Līdz ar to viņiem ir vērts, ja tu esi tajā situācijā, kur tā sieviete pasaka, vai, vīrietis paprasto 50, ir vērts abiem vienkārši izrunāt un iespējams ietaupīt pāris gadus vienam otram. Jā, protams, kad attiecību pamats ir runāšana, jebkādas situācijas risināšana ir iespējama. Finanses jau vispār ir tāds, kā jau saka, nauda nav galvenais, bet bez viņas jau grūti jebko mūsdienās ir izdarīt. Jā, un tad, mēs arī sakam, finanses nav galvenais. Es uzskatu, ka nauda ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē. Nē, bet tu bez viņas neko nevari. Agrāk bija pakalpojumi, ja agrāk tev vajadzēja, zāli nopļaut, tad tu viss savus atdevi vai olas vietā. Tas jau vienkārši nauda aizstāja to funkciju. Bet svarīgi ir runāt, ja kādam ir kaut kas vairāk vajadzīgs, īpaši attiecību sākumā. Pēc tam jau tā kasīte, pie mums arī mums nav kopējs bankas konts, bet mums katram savs, bet mums nav tā, ka mums ir, es nezinu, kaut kā baigi. Mēs noteikti vēl runāsim par šo jums, par jūsu biznesu un to visu. Jā, tas arī interesanti, kad vienkārši tāds mazs ieskats, kad jums ir arī kopīgs projekts, kas ir, manuprāt... Mazs ieskats pusstundas garā. Jā, nē, bet vai jūs uzskatāt, ka tā varētu būt kaut kāda tipa vai kaut kāda veida arī tas izdošanās stāsts, jo tie 17 gadi, tagad atskatoties atpakaļ, vai tas varētu būt kaut kāds viens no tiem pirmajiem cietajiem tādiem pamatiem, ko jūs ielikāt, uz kā jūs varētu tālāk būvēt kaut kādas lietas? Tieši tā vienotība, jā. Vienlīdzības sajūta. Nē, tas tā finanšu jautājums.
Attiecības sākumā tu noteikti par to nedomā tik ļoti, cik tev ir labi būt kopā. Es jūtos stabili, ka man bija tā iespējas paņemt pie sevis uzreiz draudzeni. Tātad es jūtos kaut kādā ziņā par sevi pārliecināts arī. Jā. Jo tu kādu, ja tu kādu ņemsi, labi, nevar teikt savā paspārnē, tas izklausās, bet, principā, ja tu esi gatavs uzņemt cilvēku pie sevis, kur tu gribi veidot ģimeni, tev ir jābūt kaut kādam balstam apakšā, jo savādāk apmēram tā, no algas līdz algai, tad, un ja vēl pašam knapi jāsanāk, tad, ja +1 ir, tad tu rēķinies, ka tomēr tie viss augs kaut kādi. Man šķiet, ka šis ir ārkārtīgi svarīgi. Tiešām attiecības sākuma posmā sievietei sajust to, ka vīrietis ir pārliecināts, ka viņš ir drošs, un ka un sieviete uzreiz arī var pilnīgi savādāk atbrīvoties, ļauties tām attiecībām pilnvērtīgāk, kad nav jādomā visu laiku par to. Tagad mums ir jāsavēl gali līdz turienei, un tad, kad tu vari paļauties tiešām uz to vīrieti. Mūsu attiecībās jau mums tās finanses jau nebija tās nocēšošais faktors. Ja kad Agrita pie manis ievēsās, dzīvoja mana omīte, kurai ir ļoti interesants raksturs. Un Agrita izgāja cauri lielām tādām krustugunīm, iesvētībām. Labi, ejam pie bērniem. Mēs gribam zināt, kad jums parādījās pirmais bērns? Jā. 13. gadā dzima Lelde. 5 gadi jūs izbaudījāt viens otru. Jā. Omīte vēl tur bija. Omīte bija pašā sākumā, jā, bet īstenībā mums, kad pieteicās, mēs plānojām un ātri pieteicās, un īstenībā mums bija arī traks ballīšu periods Rīgas, kad pārvācāmies kopā dzīvot, un mūsu tie Rīgas draugi bija šokā ārprāts Bērtiņi, kas notiek, jums būs bērns, jo nebūs ballītes, jā, nevienam nebija starp mūsējiem. Man liekas, jā, mēs bijām pirmie. Un mēs sakām, jā, mums būs bērns. Gan jau ielidojāt? Nē, plānojām tiešām. Un, kad Lelde mums piedzima, mēs pat īstenībā piefiksējām tādas sajūtas, cik forši, kāpēc mēs ātrāk to nedarījām. Kāpēc mēs pie tā bērniņa netiecāmies ātrāk, jo tiešām mainījās dzīve uz 360 grādiem. 306 turpat. Es kaut kur dzirdēju to stāstu, kad tu pārēji vecāka lomā, bija tikai 3 izaugšanas visstraujākie posmi. Viens, ka mēs sākam, tur otrs, man liekas, es neatceros, kad ir otrs, un trešais, ka mēs kļūstam par vecākiem. Jo mums, kā tu sāki, pa 180 grādiem viss izmainās, un mums nokrīt, tas viss liekais, tas, ko tu, man liekas, arī minēji, kad tev ir svarīgi netērēt laiku. Un man ir tas svarīgi, netērēt laiku liekām lietām. Jā. Ir kaut kas man interesē, ir kaut kas man neinteresē. Ja man neinteresē, vienkārši darat, lai mums tas neaizņem vairāk daudz laika. Un man liekas, ka tas, ko tu mini teikt, ir tieši tas 3. izaugsmes posms, kur, es esmu redzējis cilvēkus, kuri saka, ka tas bija worse, kas varēja ar mani notikt, un nekad vairāk nebūs bērni. Kāpēc jūs to tā izbaudījāt? Kas varbūt ir jums kaut kas? Iespējams, es vispār kā mamma izbaudīju, jo mana profesija ir sporta pedagogs, un es ļoti mīlu bērnus. Īstenībā man patīk ar viņiem darboties, man laikam arī dabīgi sanāk ar viņiem būt tādam foršam draugam, un Lelde bija tas cilvēciņš, kas ienāca mūsu dzīvē, kas ļāva man arī pilnveidoties tādā, profesionālajā ziņā, jā, jo visas tās sajūtas, ko es izbaudīju pret bērnu, protams, tā bērnkopība, tas man bija Morzes ābece, tas bija tiešām sarežģīti, kā mums jautā, kā jūs tiekat ar 3 bērniem galā, vai nav grūti? Nē, ar 3 ir daudz vieglāk nekā ar 1, ar 1, un tas bija crazy. Šis ir ļoti labs teikums. Ar 3 ir vieglāk nekā ar 1. Es pilnīgi piekrītu, un tev arī mums darīja daudz prasa. Tas pirmais bērns un ārprāts, kāpēc viņa raud un visu laiku grib būt opiņā. Ja? Un mēs atceros, nāca pie mums uz raudzībām, mēs ar Jāni uz mājām. Es tur pusstundu, tad Jānis, rokas savilkt muskulis. Jānis pusstundu, jā, tās negulētās naktis un kolikas un vispārējais. Bet man bija liels prieks par brīnumu, jo parasti jau vīrieši tā kā attiecas uz tām negulētajām naktīm. Sieva tur tiks galā, jā, es tur pagulēšu, bet mēs ļoti labi uzreiz startā dalījām 50. Šeit mēs dalījām tiešām tā kā to bērnu kopību uz pusēm, jo Jānis cēlās naktī, viņš palīdzēja, viņš mainīja pamperus, viņš tur, ja bērns raudāja, viņš ļāva man ilgāk pagulēt, un
iespējams šī arī sajūta, kas neļāva man izdegt kā mammai, kad es jūtu to atbalstu. Viņš man bieži arī ļāva iziet tur manikīru uztaisīt, aiziet ar draudzenēm satikties un tiešām pabūt ar sevi. Un, tāpēc arī varbūt atnāca pēc 3 gadiem atkal tā sajūta, ka gribam vēl. No trešo es vairs necēlos, ar pirmo es cēlos. Trešo to es arī pirmo tikai cēlos. Bet trešais bija, trešais gulēja. Man nav tik sūdīgs sniegs, lai es celtos pie otrā un trešā. Bet redz, atkal ir tieši tas pats, par ko mēs jau uzrunājām pirmajā epizodē. Atkal ir tas, cik svarīgi ir, ka tas partners iesaistās un palīdz. Ļoti. Tas ir tik daudz un tas notiek salīdzinoši reti, diemžēl. Bet redz, kā atkal, ja skatāmies uz to, kur mēs esam iznākuši, ja mums ir 4 bērni, jums ir 3 bērni, visi ir laimīgās attiecībās. Tātad pirmā lieta, ko mēs uzrunājam, cik svarīgi ir sarunāties savā starpā, un izrunāt vienkārši tās problēmas. Otrā lieta ir tas bērnu ienākšana, kas ir pirmā tā, man liekas, lielā krīze attiecībās, kad tev ir atvērušās tās acis uz realitāti pēc tiem tusiņiem jūsu gadījumā, un ienāk tas bērns, un viņš tagad pilnīgi jauna pasaule, ko mēs ar viņu darām, un ka tas partners palīdz, un ka viņš arī domā, ko mēs ar viņu darām. Nevis tā ir sievietes atbildība, tagad tu par to rūpējies, es gulēšu, jo man ir rīt jāiet uz darbu. Sievietē ir jāstrādā 24/7 ar to bērniņu visu laiku kopā. Jā, tieši tā. Cik svarīgi ir, ka tas partners iesaistās un palīdz? Man šeit tāds arī ieteikums, bet tā stratēģija, stratēģija jau nezināja, bet dzīve vienkārši pierādīja, kad ar pirmo ir jāiet abiem kopā riktīgi. Tāpēc, kad tas ir pirmais, mammai ir vēl grūtāk, un tur tas viss bija vēl krūts barošanas, un tas viss, kā mazie šķēršļi, vēl kaut kādā gadās tā pieredze. Ja. Ar otro, trešo jau tā mamma ir arī daudz pieredzējusiāka, gudrāka, mierīgāka, un tad arī tēvam ir daudz vieglāk. Ja. Bet, ja tu tādā pirmajā jau tā kā liksi tādu, var teikt, mīksto, vai ka tas taču ir tavs, apmēram, tu esi māte, es pieslēgšos tā, ka viņš tur sāks staigāt. Un tāpēc tam būs grūtāk varbūt uz to otro, trešo saņemties. Bet, ja tu tādā pirmajā ieliks tādu kārtīgu darbu, tad pēc tam jau tu redzēsi, ka tas ka vieglāk ir visiem. Ja, ja tev pašam būs vieglāk, tāpēc, ka mamma jutīsies arī labāk, jo viņa jau būs arī pieredzējusi. Ja, ar to trešo jau, kā es saku, es naktīs necēlos, es jau zināju, kā agri jau visu ātri hops. Bērns ir paēdis, tu esi paēdis, pampers tīrs, guli neraudi, ja, un tu neskrēji pie katra čīkstiena arī apmēram. Tāpatās jau kāds tāds skatiens tiek mests uz to vīru arī pie trešā. Nē, protams, ka uznāk, bet es pirmajā, ko es darīju, kaut kā, es nezinu, man tas kaut kā, es laikam sākumā man kaut kā pamēģināju, man aizgāja, ka es agri tu pat dzinu ārā no mājas, jo es zinu, es esmu bijis darbā, es esmu bijis prom. Tagad sākas mana maiņa vakarā. Es paņemu bērns pabaros, aizbraucu projām. Nāgi vienalga. Un viņa, kā tu šķiet, kā viņa tagad aizbrauks 4-5 stundām? Nē, viņa aizbrauks maksimums uz 2-2,5, un viņa zvanīs, kā ir mazajam. Es gribu atpakaļ. Visu tu savu darbu izdarīsi. Galvenais, ka tu nezvani. Jā, nē. Jo tas arī ir ļoti svarīgi. Tiešām, tagad mamma vienkārši čeko visu laiku to telefonu, vai nezvani, bet tu nezvani. Un turies, kā man vīrs saka vienmēr, lai cik sūdīgi mums ir gājis, es nekad tev nezvanīšu. Viņi bija aizbraukuši uz Itāliju ar draudzenēm, un man bija Rudolfs tajā vecumā. Un māja bija, man liekas, arī Rudolfam bija kaut kādi 3, mājā varbūt gadiņš bija. Un Rudolfs leca no dīvāna un pārsita acis šitā te. Un es biju kopā, mēs izdomājām tādu plānu, mēs ar vienu džeku kopā dzīvojām. Viņam bija dvīņi, tikko arī gada veci un arī vecāks bērns. Un viņš palika ar visiem tiem bērniem, es aizbraucu uz slimnīcu. Un tikai pēc tam kaut kādā zvanā Līna pamanīja, ka kaut kas Rudolfam. Un es tikai, jo tas, man liekas, tas svarīgums ir, ka tu tiešām ņem un dari, un nečīksti. Vienkārši šis ir tavs uzdevums. Tagad tu saki, tu brauc uz maiņu, tu brauc to darīt. Bet, tā kā tev nav tāds, es atceros, jūs arī teicāt par to pirmo bērnu, ka viņš ir visgrūtākais. Man ļoti daudz prasīja pirms pirmā bērna, vai es esmu gatavs. Pārējiem bērniem man tā neprasīja, bet pirms pirmā bērna man prasīja, un es teicu, kā es varu zināt, vai es esmu gatavs. Tur ir pilnīgi nezinām pasauli. Jā. Tieši tā var lasīt. Es uzskatu, var lasīt tās grāmatas, var dalīties ar pieredzi stāstiem. Katrs bērns un pieredzi ir savādāk. Un man arī kādam piedzimis pirmais, es vienmēr rakstu, dzīve sākas tagad. Tā, tu redzēsi, ka viss savādāk. Nevis slikti, bet es ceru, ka labāk, bet savādāk noteikti būs. Ja? Jo tas laiks īpaši, kad tu domā, ko es darīju pirms bija tie bērni, ko es vakarā darīju. Ko es brīvdienās darīju? Man bija tik daudz laika, kāpēc es tad nesportoju, nelasīju grāmatu, tur nedarīju vēl papildus projektus. Man taču bija tik daudz laika, un tagad tu to visu tāpat paspēji. Bet vienkārši reiķini tā vakarā 2 stundas, viss tas jāizdara. Jā, tas ir arī par to plānošanu. Liekas, jo vairāk to bērnu, jo aizņemtāks tu esi. Bet īstenībā tu esi aizņemtāks, bet tu tik daudz vairāk arī vari izdarīt. Jo reāli, tā kā Gustavs arī, viņš dažreiz man atnāk mājās, saka, kad es varētu pastrādāt vispār, jo viņam ir tāds treniņš, tāds appointments pie kaut kāda speciālista, tad bērni jāved tur.
un tu vienkārši saplāno, cēlies 4 no rīta, kā Gustavs ceļās, ja? Un vienkārši pa stundiņām visu saplāno, un beigās tu tik daudz izdarījis. Tas ir menedžments. Atkal, jo vairāk bērni, jo vairāk naudas, jā? Jā, nē, tas ir tas stāsts, ka tu iemācies vienkārši lietas risināt kvalitatīvāk, ātrāk, tu kļūsi vienkārši tā kā kļūst par citu līmeņu cilvēku, jo man tā kā arī kaut ko tur saka, mēs aizbraucam uz kaut kādu biznesa tikšanos, viņam tur pilns plaukts ar alkoholu, ka kaut ko varētu iedzert, kas nedzer īsti. Nav laika dzert. Nav laika, tāpēc, ka tu saproti, ja es iedzeršu, es varbūt tagad būs 15 minūtes forši, bet pēc tam man tas maksās rītā tur 3 stundas, kas man nav viņi vienkārši labāk pieceļojuši 4, aiziet pastaigāties pa mežu parku. Jā, bet zini, tas izklausās tik labi, man patīk, kā mums tā saruniet. Būtībā sanāk, jo vairāk bērnu tev ir, jo labāks attiecības tev, jo vairāk sportiskāks tu esi, jo vairāk tev ir naudas, jo vairāk tu vispār visu var izdarīt. Sākumā viņš teica, tev pie tā pirmā bērna ir jāieguldās. Tas ir tā, es arī piekrītu Jānim pilnībā. Es arī tieši no vīriešu puses. Jā, es tur tīnu, mēs viņu tur šūpojam. Mums arī bija visi iespējamais, kas pie pirmā bērna ir. Un mēs arī, es atceros, tur uz darbu cēlos, 5 pa nakti cēlos. Ir grūti, tas sarežģīti. Tā kā tu saki, tā dzīve tagad sākās. Bet man ļoti motivē tas, ka es skatos tādā ilgtermiņā. Tur, 50 gadu griezumā. Un es iedomājos, pēc 50 gadiem būs garš galds svētkos. Un būs pilns ar sīkajiem visās malās. Un es tā kā saprotu, ka es to daru priekš tā posma, jo tas, ko tu arī minēji sākumā, ka beidzot ir tas posms, ka mēs varam sākt, dzīvot, nedzīvot, bet, principā dzīvot. Un ir jāsaprot, ka tas attiecības sākums, ja jūs ejat to ceļu, kur jūs ejat pēc bērniem, viņš ir super, bet tas ir tas posms, kurā tu esi tomēr, kaut kādā ne armijā gluži iesaukt, bet tev ir tāds, ir tev ir tādas piekabītes, kas līdzi jādomā, pa kurām, tā paša alkohola tu lieliski pieminēji, es arī sāku kaut kādiem draugiem, tur brīvdienās, saku, tu nevari atļauties piekdienā, sestdienā, nakšā diena ar bērniem. Tas ir tā kā, ja tev būs paģirs, tev būs vēl dubultsots, ka ir kaut kāda ģimenes pasākuma. Ja gribi, tad dzer pirmdienā, otrdienā un darbā mirst lēnām nost, kad visi ir dārziņos un skolās, tā. Šito stratēģijas nebija padomājis. Varbūt tu vari jāatgriežās pie alkohola, neveicinu. Bet tas ir tāds, ja tu darbā vari sēdēt, un, zin kā, neviens tur nespēs novalsīt, ka tur augstu ir svieda. Bet, Klau, pa darbu runājot, ja? Jūs strādājat kopā, ja? Jums ir savs bizness kopā. Jā un nē. Mums it kā ir tas mazais dara, tas MD, jā, bet tomēr katram ir sava tā, kur viņš ir vadītājs. Tas MD ir, ko jūs darat, varbūt? Sāks varbūt kā radās. Īstenībā, kā jau es minēju, ka tā pirmā pieredze ar bērniņu mums bija kolosāla, jo radās arī mūsu profesionālais mūsu uzņēmums Mazais Dara. Tas bija, tā teikt, es izmācījos sporta pedagoģiju, ieguvu sporta skolotāju grādu un sāku testēt savas prasmes uz mūsu pirmās meitiņas. Un darbojoties mājās aktīvi, tur realizējot dažādas idejas, es sāku publicēt Instagramā šīs idejas, un es jūtu to atsaucību no citām mamām un ieinteresētību, ka kā var radīt kaut kādu aktivitāti no vienkāršiem priekšmetiem. Jā, un tad pirmais projekts, kas mums radās Mazais Dara, bija tādas sporta vingrinājuma kartītes ar sporta vingrinājumiem, kurus var realizēt mājās. Šeit tepatās, Gaitanī, istabā, ar virtuves piedarumiem, tur spaini izmantojot slotes kātu vai tur virtuves švamītes un, principā, priekšmetiem, kas ir pieejami katram mājās. Tā radās Mazais Dara, jā, un tas bija mūsu pirmais projekts, kas izauga līdz MD Viktorīnām. Jā, mums tas Mazais Dara, tas MD iet līdzi ar dažādiem jauninājumiem, ko mēs iekļaujam savā uzņēmumā. Mēs sākām ar kartītēm, un tad kaut kā viņas bija, vai mēs tur varbūt kaut ko nopelnījām, bet nekas, un tad vienkārši nāca tas Covid laiks, kad tās Viktorīnas paši spēlējām, un kaut kā, kad bija tas brutālais, kad nevarēja vispār nekur iet, turpat pie māmas braukt ciemos, un kad online sākām rīkot, un tad es teicu sievai, vakarā, ka man vienkārši patīk viņas taisīt. Viņa sāk uzreiz domāt, vai taisam ģimenēm. Labi, es tur parēķināju, pastījos. Ja kas sliktākais, tur mīnus, tur tāda summa. Labi, mēģinam. Sākām. Ļoti veiksmīgs laiks bija tieši decembris, kā izrādījās, jo tas ir laiks, kad ir ziema un ir Ziemassvētku un ir jaunais gads, kas ir bez variantiem un tur gada lielākais pasākums. Un
Tad tas viss aizgāja. Un mums bija forši tas, ka mums bija jau tā firma. Teiksim. Jo sākumā, ka viss cik sarežģīti atvērt uzņēmumu. Tagad tu zini, ka to var izdarīt 20 minūtēs. Dokuments tās veidlaps aizpilda, aizsūta, ja bankai tur to pagaidu kontu, viss tev 3 dienās ir uzņēmums, normāls sijā, visu tu vari sākt strādāt, ja tu gribi, visu legāli, kā mēs to arī darām. Bet jā, mums bija tas pamats un tās viktorīnas, un paralēli tam jau Agritai bija tas sapnis par tām nometnēm, jo viņa tas sporta, tās nodarbības, nometnes, un tagad mums jau ir tādi, principā tās kartītes viņas vēl ir, stāv kaut kur, bet, man liekas, pusotru gadu laikā mēs neesam arī koncentrējušies, varbūt 1, 2 ir kastītes nopārdotas, bet ir digitālā versija, mēs arī esam moderni, esam digitalizējuši. Bet tu strādā arī kaut kādu darbu? Vairs nē. Tu tieši domāju, kurā brīdī jūs pārstāties, jo man liekas, 3 bērni kopā. Jā, ir izaicinājums, bet vēl biznesa kopā. Tiem biznesiem tas sadalījums bija tāds, ka tās viktorīnas bija, bet tajā laikā man bija pamatdarbs arī. Un es viņus vadīju pa vakariem. Un tad Viktorīna, piemēram, kā es viņus vadu, es taisu tos jautājumus, man, protams, ir palīgi, bet tādas lielos lēmumus pie lieliem pieņem. Es kalendāru sastādu, kas ko nometnes, atkal es tur nejaucos. Es esmu tehniskais direktors. Agrids saka, vajag šito? Labi, saldējums nav viss. Es braucu, ja es pērku. Agrids kaut ko man tur prasa. Es saku, man nepatīk. Viņa saka, vienalga, tāpat taisīšu, būs labi. Es saku, labi, tās tavas nometnes, tā kā dari, ja, kā būs. Bet, ja kaut kas, bet tā viņa pati visu meklē, atrod, un es tīri piekabi dabūt un visu aizvest jau, kad dienas nometnē. Tad Viktorīnām atkal es tieši tā. Ja kaut kas radošs, tad jā, Agrids pieslēdzās tur tās veido kaut kādas satura dienas. Jā, bet, principā mēs esam sejas visiem mūsu tiem projektiem. Jā, mēs veidojam to radošo saturu, mēs piesaistam, kā profesionāli saka, nepērk jau tavu pakalpojumu, bet sajūtas, vai ne? Un tad mēs cenšamies nodot tās sajūtas, ģimeniskās sajūtas, ka hei, kur mums arī ir tie 3 bērni, ar kuriem mēs aktīvi darbojamies, brīvdienās izbraucam un tādā veidā uzrunājam savus sekotājus. Tas tik forši, ka tev bizness, kad tu teici, tev patīk ar bērnu ņemties, un tu no tā sāc domāt, ka kaut kāda biznesa arī ļoti daudz runā, nauda nav svarīga, bet es gribu vienkārši paskatīties uz to, ko jūs darat, ar to, ko jūs aizraujaties. Un iespējams, ka to var uztaisīt par foršu biznesu. Labi, sākumā varbūt viņš nenesīs tur nenormālu naudu, bet tas būs tāds kaut kāds sākuma pirmie punkti, jo tas arī tā finanšu, viens ir, protams, skaitīt tur izdevumus un darīt tās izslēdz, bet otrs, man liekas, ir skatīties, ok, es kaut ko daru, es ar kaut ko aizraujos, un varbūt es no tā varu uztaisīt kaut ko, par ko cilvēki ir gatavi maksāt naudu. Bija sarežģīti sākt pārdot, jo man liekas, ka tā ir tāda pirmā lieta, kas cilvēkiem ir ļoti grūta. Arī tev tu darbojies. Jā, jums kāda bija tā pārdošana? Redz, mums tādā ziņā Agritai bija tas, ko viņa bija ar Leldi pirmās grūtnieces, pirmā bērna audzināšanas laikā bija uzaudzējis to Instagram kontu. Jā, tas MD Playtime. Viņi vienkārši dalījās ar kaut kādām lietām. Principā viņi dalījās, un tas bija bez maksas, tas bija vienkārši tā. Bet tu neko nepārdevi? Nē, nepārdevi. Un tas bija tās kartītes, ka tas pirmais vilnis, kas riktīgi iepirkās. Jā, un, protams, ka pēc tam jau vairs viņš nebija tāds. Un tas bija arī Viktorīnām ļoti labi, ka te jau ir kaut kāds konts, kaut kāda sekotāja ir, un tad cilvēki no turienes atnāca, un tad jau pamazām tas arī Viktorīna apauga ar to visu. Bet tā bāze bija, kad bija forši, ka bija tas Instagram konts ar kaut kādiem pāris tūkstošiem sekotāju. Un tad, kā, hei, kaut kas tāds ir. Es atceros, jā, mēs izgājām, ka mums radās ideja par to MD Viktorīnu. Mēs izgājām laivā manā MD Playtime, man tur neatceros, cik bija tie sekotāji. Mēs pastāstījām par savu ideju, un tad pēc nedēļas ir Viktorīna, un mums pieteicās 27 dalībnieki, kas no viņiem bija kaut kādi 10 savējie. Šobrīd, skatoties statistiku, cik daudz spēlē pie mums, tas bija ļoti bēdīgi, bet mēs priecājāmies par katru. Jā, mēs par katru priecājāmies, un šobrīd mūsu dalībnieku skaits ir audzis uz augšu, jo tādā veidā mēs lēnām pierādījām, ka hei, mūsu produkts ir kolosāls, un mēs degam par viņu, un mums vienmēr ir pozitīvi gribam izteikties, stāstīt, dalīties, ka tas ir. Kāpēc mēs neesam neko tādu pamēģinājuši? Es vispār pirmo reizi dzirdu par šādām lietām. Redz, tāpēc viņi atnāca pie tiem. Bet man liekas ļoti interesanti vienkārši tiem, kas klausās, ir tas, ka tu tiešām dalies ar to, kas tev patīk. Jā. Tu veido kaut kādu piesaisti sev. Un pēc tam tu sāc domāt produktus uz tā visu virsmu. Jo visi domā, kā biznesa uzbūvējās. Mēs tagad uzbūvējam biznesa plānu, un tagad mēs ejam par to plānu. Īstenībā tu dari vienkārši kaut ko, kas tev aizrauj, un pēc tam nevajag baidīties, likt virsū un sākt mēģināt to pelnīt. Jo cilvēkiem ir ok maksāt naudu. Un tu vienkārši vajag sākt, tas pirmais solis ir kaut kas, kas tev tiešām interesē.
Jā, un īstenībā ļoti svarīgi ir ieklausīties tenīs mūsu lojālajos dalībniekos, jo, piemēram, man ir arī tapusi ideja MD sporta ballītes, jo es vadu nodarbības bērniem vispusīgā sagatavotībā, un man māmas jautā, klausies, Agata, varbūt te var ballīti norganizēt? Hei, jā, nu kāpēc ne? Un tu savējiem uzorganizē ballīti, ieliec reklāmu, parādi, un cilvēki pavēlkās. Un tā kā nevis pašam tur domāt tās idejas, bet tev pasaka priekšā apkārt tie. Klau, tad tu saki, ka tev mammas pasaka priekšā. Mums bija pie pagājušā podkāsta jautājums, vai vismaz viens no labākajiem jautājumiem, kas mums... Es gribētu pateikt, tad mēs lūdzu komentējiet zem mūsu video, un to jautājumu, uz kuru mēs atbildēsim podkāsta nākamā laikā, mēs iedosim 100 eiro tam cilvēkam. Mēs jau esam, man liekas, uz dažiem atbildējuši. Bet viens no labākajiem jautājumiem bija... Kas dabūna 100 eiro, un tad turpināt komentēt, lai mums... Ko es gribēju? Pirmajiem. Noskatījāt? Vēl nē. Vēl ne. Vēl nezinu, ko tagad šis ir pirmais. Pirmais jautājums, mēs atbildam. Mums bija, man šeit viena sieviete jautājas, vai bērni jums ir iemācījuši dzīvē kaut ko tādu, ko neviens pieaugušais nav varējis jums paskaidrot un izskaidrot. Un jūs strādājat kopā ar bērniem, un tu saki, tev mammas kaut ko iesaka, bet vai ir arī tā, ka bērni kaut ko iesaka, ko jūs pēc tam domājat, šitā labi ideja? Noteikti. Es jau arī saviem draugiem stāstu, tas tāda ar mazu humoru, ka mani bērni savi 3 ir eksperimenti zaķīši. Principā es tāpat arī brīvdienu izbraucieni, jā, mēs izbraucam ģimeni uz kaut kādu tur interesantu mūzeju. Hei, wow, cik forši ideja uz šreien jāizved nometnes dalībnieki. Tā kā es paeksperimentēju uz savējiem, jo man ir arī tāds vecums Tīna, jā, 12-gadīga, kas var novērtēt, vai tur ir stilīgi, slēni un vispārējais, jā. Un tad ir tas puika vidējais Kaspars, 8-gadnieks, jā, kas atkal aktīvs tāds sportists, jā, vai viņam deg acis. Un tad ir tā mazā Lailiņa 4-gadniece, kas ir tur Pūciņa radošās darbnīcas, jā, un ja viņai tur viss ir super, tā tad noteikti kādam 4-gadniekam vēl tas patiks. Un, protams, kad atbildot uz to jautājumu, mūsu bērni arī pasaka daudz priekšā, un viņi iedvesmo darīt, jo gribās arī viņiem. Tas, ko bērni vai mūsu un citi ir iemācījuši, tas tā mēģina noformulēt, ka vajag runāt. Tas, ka ir vienkārši problēma un vienkārši risinājums, nenozīmē, ka problēma tiks atrisināta. Tā kā, jā, ja tu zini apmēram, ka man vajag to, un es zinu, ka tā to var atrisināt, bet es nezinu, ka tas strādās. Un tāpat bērns teiks, ka problēma nav atrisināta. Tad tas tāds liels pierādījums. Tas arī, ka tev liekas, jā, ka man tas darbā arī bija ļoti bieži, ka tev liekas, šis ir risinājums, šitais ir risinājums. Un tu to aizdedzies ar to risinājumu, tu viņu izdari, bet neatrisinās nekas. Jā. Un tad tev tā deksme turpināt meklēt vienkārši tos risinājumus. Jā, jo man ļoti pat, kad es strādāju, teiksim, lielā tādā korporācija uzņēmumā strādāju, kur tur ir smadzenes, kā saka, lielais operācija, tas ir Igaunijā, Latvijā, mēs esam tur Eiropā daudz kur, un tad tas viss tās cilvēki, tās sarunas, jā, un tad tā korporācija vide tāda, bieži cilvēku problēmas, un tad bija bērni nometnē, kur atnāk un vienkārši man problēma, man iesit. Nekas, nekaujieties, pārīvē pleci. Samīļo, jā. Tur apmēram, Pēter, lūdzu, nesit vairāk. Jā, labi, jā. Man šņorējās, viss problēma. Zupa izlīja, problēma. Un pilnīgi atslēdzās. Tas viss tā domāts. Tas tā trenējums, tāda laba noturība. Noturība, pacietība, to problēmu ir daudz, bet viņas ir tādas, ka tu vienkārši... Tas ir pilnīgi savādāk. Un tad tev viena problēma darbā var tā iznest to smadzeņu, jo tu vienkārši, ja tur kaut kāds cilvēku faktors vai vēl kaut kāds tehniskais, un tas viss pāraug kaut kādā. Tur ir miljonus mazas, bet viņas ir tik Bet bērnam tā ir liela problēma, ja? Viņam protams, tas ir ļoti sasāpēji. Jā, lai es izrādītu, ka tu viņu saproti, kad viss ir labi, un pateikt, viņš jau arī ātri aizmirst par to problēmu. Man tāds jautājums... Man ir tāda bijusi sajūta ik pa laikam, kad ir daudz foršāk ar bērniem pavadīt laiku nekā ar pieaugušiem. Vai jums tā arī kādreiz bija sācēta? Mēs īstenībā atzīsimies, iespējams, tas nav forši, ja mums pēdējā laikā tikšanās ar draugiem ļoti reti notiek, ļoti reti, un mēs esam tādā virpulī, mums ir tik interesanti būt savos projektos attīstīt, tā kā darboties līdzās, kad tas ir diezgan bēdīgs moments, ka mūsu tikšanās ar draugiem ir atstātas tā bišķiņa maliņā. It kā, labi, sportojam kopā, ja sanāk. Jā, varbūt vasarā mainīs tagad kaut ko.
Ar bērniem, jā, es varētu piekrist arī, bet ar pieaugušiem arī tad ir foršāk. Nē, vienkārši man liekas, ka tas jau arī ir par to kvalitāti, kādu laiku, ko jūs darat kopā. Nezinu, kādi jums ir draugi, bet mums, piemēram, ļoti daudz draugi ir atbiruši dēļ tā, ka mēs saprotam, ka tas laiks kopā ir nekvalitatīvi pavadīts. Tāds, ka tu bez maz vai tiešām runā, tu saproti, ka jūs esat izauguši kāds tālāk, kāds ātrāk, un nav vairs īsti, tā. Tiešām tu daudz vairāk novērtē to, ka mēs vakarā visi varam sagāzties gultā un vienkārši, tur lasīt grāmatas vai kaut kādas spēles spēlēt. Jā, tur ir tā, man liekas, ka tā lielā problēma, ko es nezinu, vai tas ir cilvēkiem, kam nav bērnu, vai es nezinu, vai tas vispār nav saistīts, bet ir cilvēki, kas uzskata, ka, ja draugi satiekas, tas ir terapijas seanss pavelti. Un man tas ļoti traucē. Man bija arī tas bomžu pasākums, un es tur teicu, ka es biju ciemos pie drauga, kurš tikko bija nopircis dzīvokli Mežaparka rezidencēs, un viņš runāja par to, kur ir lētāka gaļa. Un man liekas, tā kā cool, bet tā kā, lai es gribētu tiešām visu laiku pavadīt laiku ar cilvēkiem, kuri runā par problēmām, vai runā par kaut kādām cenām, par kariem, par TV, jaunumiem, vēl kaut ko. Es tikai gribu pateikt, Matīs, čau, jā? Viss kārtībā, mēs tiekamies, mēs neesam sen tikušies. Jūs atradāties, tas bija tikai viens piemērs. Kur ir lētākā gaļa? Maksimā bija lētākā. Tā Maksima sūtīt mums naudu, mēs jums sūtam klientus. Bet vispār, ja kāds vēlās atbalstīt šo podcastu, droši to dariet, rakstiet augšā, jo tas ir svarīgi. Nauda... Tas ir svarīgi, lai tu vari samaksāt 100 eiro tam komentētājiem. Jā, man jāsamaksā 100 eiro arī tiem, kas filmē kaut ko agri. Te ar Jānu mēs neko nemaksājam, jo viņi mūs tipu pazīstami. Tagad mēs varētu parunāt bišķiņ par kaut kādām grūtākām lietām. Ja? Tur arī par pusauģu gadiem, kas vēl sekos visiem mums. Bet es domāju, jūs forši jums ir kopīgs biznes, viss kaut kā organiski aizgāja, viss skaisti salikās. Bērni piedzima un izbaudījāt arī šo vecumu, un attiecības arī ir puslīdz, jo tā kā viss ok, un esat laimīgi, bet ir noteikti bijuši arī kaut kādi grūtie brīži attiecībās, kaut kādi tādi brīži, kad gribas kādam padoties, varbūt bišķiņi vai pačīkstēt, un otrs grib varbūt iet tālāk. Kas ir bijis? Vai jums ir šādi brīži bijuši, un kā jūs esat tikuši tam visam cauri? Man liekas, varbūt nesakat, ka nav bijuši. Attiecību sākumā es tur varbūt uz pusdienu izšķīrāmies vai dienu. Tur tā pilnīgi nenopietni, bet tur mammas ātri iesaistījās un es biju puķēm klāt un salavām. Mēs kaut kā, mums tie raksturi bija tādi, ja sākumā, teiksim, es esmu tāds, kurš ļoti ātri grib atvainoties un, arī pat varbūt piedot, jā. Un Agrita atkal sākumā bija tāda, kad ja dusmoties 3-4 dienas, jā. Bet tagad mēs esam izlīdzinājušies. Tagad es varbūt esmu jau bišķi cimperlīgāk. Agrita ir palikusi tāda, kā ātrāk, un es atkal biju tāds simperlīgāks. Es jūtu, es varu ilgāk dusmoties vienkārši, jo tagad, kad jau viss ir tik, tie pamati ir tik stabili, tu apmēram zini, labi, nerunā ar mani, kas šodien, tur zini, kas jādara vakarā, rīt sāks runāt, ja? Bet reizēm tie strīdi arī ir tādi, kad mēs varam rīktīgi salikties, ja? Un es saku, klausies, mēs varam turpināt lekties, vai tu zini, ka jādara šitas, davai beidzam, vienkārši saņemamies. Tāpat mums pēc stundas būs jārunā, davai beidzam šito stundu klusēt. Tas ir par šodien. Šodien bija bišķi uzvilkt, ka es jau saku, bāc, Gustavs jau gaida, pagaidi. Gustavs negaidīja, Līna gaida. Un šis tik runā, un es tur smešoju, un tur piespēle, un tur tev krēklis vēl jāizgludina. Bet kā jums šķiet, no kā tas ir tomēr atkarīgs? Ja? Forši, jā. Tas ir atkarīgs no raksturiem? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, kaut kā jā. Jo ir tiešām arī atkal, jāsaka, mums atkal tur tajos komentāros, ja, tieši kā bija jautāts par to, ko darīt, ja otrā puse nepavēlkās, un ja otrā puse ir tā, kas bremzē, un tev gribās iet uz augšu, un gribās iet uz priekšu, un augties attiecībās, bet otra puse, viņai viss ir ok. Tas ir īstenībā bēdīgs moments. Tas ir, ja kāds attiecībās, ja kāds paliek un neiet augšā, tad, man liekas, ja nenotiek izaugsme. Skaties, tas ir viss jau no sākuma teorētiski redzams. Tu jau to personu it kā jūti, cik tu viņu daudz izpēti. Protams, tu tur pēc nedēļas nepaliec stāvoklī, apmēram. Bet ja tu pakāpeniski to visu veido, tu jau zini, kāds viņš ir. Un problēma, un ja pēkšņi 40 gados viens sāk pēkšņi baigi mainīties. Ja? Mums no dzīves piemērs, kur pēkšņi ir, it kā ne tūs paziņa, bet stāstīja, ka sieva pēkšņi aizgāja uz visu ezotērisku un teica, ka lidmašīnas lido un ka Covid kur kājas un Džeks skatās, kas notiek. Viņi izšķīrās. Ja?
Jo tu jau uz visu dzīvi būvēji, zinot, ka viņai tā likās, ka viņa ir iet izaugsmē. Viņai tā likās, noteikti. Jā, bet tur jau tā problēma sākās, ka ja tu pēkšņi maini pilnīgi to savu tradīciju, tad jau varbūt tas, ka tas nenostrādās ar to otru. Viņš tev rēķinājās, ka tu būsi tāds visu mūžu plus mīnus. Jā? Vai viens pēkšņi, viņam kāds ir tas, kad Peterda pakaļā vai kas, un viņš pēkšņi lido vienkārši. Tas otrs ir tāds mierīgs tempiņš, kur tu skrien. Nē, man vajag brīvdienās, viss mums jābrauc, pus Latviju jābraukā, man jānoskrien maratons, man ir jāizveido tur kalnā jāuzkāpjas. Otrs saka, pagaid. Ko tu runā? Jā? Mēs tam mierīgi sēžam, viss bija labi, 10 gadus. Tad, tu nevari pret otru arī, tas nav godīgi pret otru. Vienalga, ko tu tur gribi uzkāpt Everestā, bet viņš ir blakus, un tad tev tas ir jāsagatavo viņš pakāpeniski. Bet jums ir, tu arī minēji to pakāpienu, man liekas, tas piemērs ir tik forši, ka, ja tu esi uzkāpis, un tā kā attiecības ir tā kā pilns ķermenis, kurš kāp, viena kā ir viens, otra kā ir otrs. Un, ja viena kā ir uzkāpus, tad otra nevar uzkāpt. Viņš nevar iet tālāk, kamēr otra nav uzkāpus. Jā. Vai jums ir bijuši dzīvē tādi mirkļi, kur jūs uzdodat viens otram jautājumu, hei, ejam tālāk vai neejam tālāk? Tieši varbūt izaugsmē. Attiecību izaugsmē. Bija, līdz bērniem īstenībā mums bija kā pa kalniem un pa lejām. Bija, es jau minēju, ka man bija diezgan tāds interesants raksturs, jo es varēju sprāgt, es varēju tiešām nerunāt tur kaut kādu laiku, jā. Bija kaut kāds 3 gadu krīzīte, varbūt tās, ja tā atcerās tur, ka mēs uzdevām tādus jautājumus. Varbūt es neesmu. Bet tā, kad izšķirti, zin kā, man ir ar Jānu ļoti viegli, jo es tiešām tāds eksplozīvs ļoti, un viņš man notur līdzsvarā. Viņš man notur. Tu pats sadusmojās, tu man pieder, es neuzzināju, ka bija tā krīze. Beidz, es jokoju. Mums viss ir perfekti, mēs nestrīdamies, un viss ir... Nē, es jau vispār klausos, domāju, šitā nevar nekādu drāmu no jums uztaisīt. Nē, mums nebūs kādi crazy stāsti, ka viņi tur, nezinu, es tur drēbes, man lidoju šārā pa logu, vai tur uz mašīnas skrāpējas ar nāzi tur. Bet tas ir, man liekas, arī stāsts, ko es gribu par attiecībām arī, es neatceros, vai man to teica, vai kāds man to teica, ka, ja jūs attiecības sākat, un tur jau ir tā kā nāžīgi drēbes un vēl kaut kas. Kas no sākuma īstenībā liekas ļoti exciting, jo cilvēks ir kaislīgs. Tāpēc viņam nav drāmas. Labi, ja jums jau sākumā ir šie te kaut kādi dīvainie notikumi, tad jums ir jāsaprot, ka attiecībām ejot uz priekšu, tā intensitāte attiecībās viņi tikai palielinās. Un tas nozīmē, ka, ja šobrīd viņi tev met drēbes, nezinu, 1,5 gada vai svin mēneši, 1. gadu, man liekas, kad dzīvo kopā, tad 6. mēnesi viņi nosvin izmetot visu tavas drēbes, jāsaprot, ka tā intensitāte, ejot attiecībām uz priekšu aug. Un es iesaku vienmēr ņemt šo kā piemēru, ka varbūt nevajag darīt kaut ko tālāk, tāpēc, ka tāpēc, kad nāk bērni, nāk atbildības, nāk vēl kaut kas, un tā sajūta, tā kaut kāda, nezinu, netaisnības sajūta, vai tas, ka tev ir nodarīts pāri, vai tas, ko tu minēji, ka tu esi ļoti eksplozīvs cilvēks. Ja to nesarisina un neizdara, tad nepaliek stipri vieglāk. Nē, visu mūžu, kā cilvēka attiecības, nenormāls sarežģīts un visu laiku attīstās. Tu jau tāpat testē, skaties, kā cits reaģēs uz kaut ko. Tāpat jau šobrīd, kur ir robeža? Nevis tā, ka slikti spiežot, bet, hei, varbūt izgāja. Labi, tad tā. Jā, lai ir interesantāk, kā Jānis arī ir minējis, es tāda eksplozīva skaļa un reizēm varbūt pārspīlē, bet viņš man ir teicis arī, ka viņam nav garlaicīgi ar mani. Man liekas, tas ir tāds superīgs kompliments no vīrieša. Kad es neesmu tāda, kas piekritīšu visam, mīļumiņ, daram tā, daram, kad man ir arī viedoklis, un es tā kā, varu... Tas ir atkal, kā tu skaties uz lietu. Viens pateikt, man sieva ir traka, un otrs pasaka, ar tevi vismaz nav garlaicīgi. Un tas, man liekas, tas veids arī, kā tu skaties, arī, kad tev ir bērni, kad tev ir attiecības. Kā tu skaties? Viens saka, mani sieva visu laiku zāģē, otrs saka, viņa man dod iemeslu attīstīties. Viņa mani motivē. Viņa mani motivē darīt vairāk. Jā, viņa man izaicina. Ja jau tu nevari tikt, man liekas arī tas ļoti svarīgi, kā tu skaties uz to, kas notiek tajā brīdī. Jo es atceros, man arī bija attiecības iepriekšējos, man likās, man zāģē. Man ir attiecības šeit, tās epizodes ir identiskas, tikai šeit man liekas, ka es tā kā eju uz izaugsmu. Tas man liekas arī tas briedums, ka tu saproti, ka te nav neviens pret tevīm. Par naudu ir 2 uzskati, manuprāt. Jā. Ka tu vari piemanifestēt visu, ko tev vajag, un ka tev ir smagi jāstrādā. Jā, es jau smējos no saviem smiekliem jau atbildēju. Mans jautājums, kurā pusē esat jūs?
Noteikti. Smagi, ir jāstrādā. Manifestācijas uzskata vispār par lielāko tādu muļķību, ka no domāšanas kaut kas vienkārši notiks. Tas ir mans uzskats, tas ir pats par uzņēmumu, kad ir nevis sēdēt, manifestēt un zīmēt 10 plānus, bet sākt darīt, apbružāties, nesanākt, bet tu būsi vismaz sācis to procesu. Man tas vārds manifestācijas vienkārši, kas tas ir paskrieņiem. Tā kā, jā, tur... Vienmēr analītiķi pasaka vārdu manifestāciju. Tas ir tā kā es manifestēju visu lielāku krūšu muskuļu, ir točna nostrādāja. Labi, mums te beidzot kaut kas nesakrīt. Tas ir interesanti. Jā, okay. Tā kā manifestācija priekš manis tas ir, ej, dari, tad labāk ej fabrikā strādāt. Ja tu savu galvu un apziņu noskaņo uz tiem krūšu muskuļiem, tu jau arī iesi un darīsi. Tu vismaz sāc par viņiem domāt. Bet tad nevajag pirms tam stundu domāt, ej, jau to stundu dari. Priekš kam tev to laiku patērēt? Bet ja tev nav motivācijas, vai tev nav vēlmes? Tad vai manifestācija ir... Redz, mums ir, piemēram, sapņi, ko mēs gribam realizēt, uz ko mēs ejam. Jā, es nezinu, tā ir manifestācija vai nav. Piemēram, tagad oktobrī būs gads, kā mēs arī Mežaparkā dzīvojam mājā. Jā? Mums bija tā mērķis, ka mēs gribam no dzīvokļa pāriet uz māju, un mēs plānojām, meklējām, skatījāmies iespējas. Un ir. Jā, ir tā kā, protams, mēs strādājām, finanses pelnījām, lai mēs to varētu atļauties. Un varbūt tā ir manifestācija. Mēs ejam, pastaigājamies un skatāmies. Agri teica, ka viņi tur domājas, es vienkārši otrais uzzvanīju pēc 3 mēnešiem, un mēs pēc 5 minūtēm dabūjām. Tā manifestācija nekāda. Sievām jāmanifestē. Jā, vīri dara. Kā manifestācija bez sekojušas darbības ir pilnīgi bezjēdzīga lieta. Tas ir vienkārši fantāzija. Bet ir cilvēki, kam neinteresētu māja Mežaparkā. Un tas arī tas ir kaut kāda sava veida manifestācija. Ka tu, nezinu, jūs taču arī droši vien iznājāties pa Mežaparku, skatījāties uz mājām. Viņi taču dzīvo. Dekrētā staigāju, šī skata. Jā, mēs pat braucām, atceros, mēs dzīvojam vēl Salaspilī, un mēs pat braucām un vizinājāmies pa rajoniem, skatījāmies kādas mājas. Tā ir sava veida manifestācija. Tas, ka manifestācija tas ir, ko tu definē kā manifestācija. Manifestācija ir tā, es gribu daudz naudas. Man tā ir, manifestācija, es uzsveru tādu daudz naudas. Nē. Šitas nestrādā, protams, bet manifestācija, vismaz laikam, tad tas būtu tas formulējums, ja? Jo tas nav tikai sēdēt un domāt, bet tas ir tiešām noskaņot sevi uz to, ka tas ir iespējams, ka es to varu izdarīt. Staigāju ar ratiņiem, pa Mežaparku, un es te varētu dzīvot. Jo tu jau varētu sēdēt teikt, man jau viss ir labi. Tev bija teicis, liels dzīvoklis, un bija viss jau labi. Tur čakarēt. Tu manifestāciju uzskati, ka es gribu, un tad es apmēram vai galvā vai sāku rakstīt uz papīra, kas ir jāizdara. Tad, protams, tā jau ir manifestācija. Principā tā ir viena liela manifestācija. Jānis tomēr tic manifestācijai. Labi, tas ir kaut ko nosauc manifestācija. Jānis neizlasīja teoriju. Labi, es definīciju varbūt nezinu, jo manifestācija tas ir Balī retrītā visi, apmēram, ja tur reklamējieties, brauksim un visu dzīvi sakārtosim. Jā, man liekas, ka tas manifestācija tas, kā es uz to skatos un kā es virzos, ka tu vispār izvirzi kaut kādas mērķus. Jo mums tas liekas, varbūt dabīgi, ka mums sagribās kaut ko vairāk. Jo mums vienkārši izsmēja lielāka ģimene. Mums vajag vienkārši vietu vai mums vajag kaut kādas apstākļus, ko mums nevajadzētu, ja mums nebūtu tik liels ģimenes. Precīzi, mums tas pats ir. Līdz ar to tā manifestācija ir vienkārši, ka tu gribi kaut ko. Tu sāc saprast, ka tu gribi un tu ielaidi vispār domu sevī, ka tas ir iespējams. Jo paskaties, kā dzīvoja mūsu vecvecāki vai vecvecāki, es nezinu, kā jūs dzīvojat, manai dzīvoja diezgan slikti. Un ja viņi tur skatās, no kaut kurienes un domā, ka Džeks dzīvo tagad Mežaparka mājā, bet viņam ir pa mazu, viņš grib kaut ko vēl. Viņam tikai liekas, ko tu dari vispār. Man liekas, normāli, ar galvu kaut kas. Tāpēc, ka man liekas, tā manifestācijas pirmā daļa, ka tu vienkārši sagribi kaut ko darīt. Mūsu gadījumā, es domāju, jūsu gadījumā ir tas, ka bērni ir nomotivējuši sagribēt kaut ko. Nevis nometējuši piespiež tevi domāt plašāk. Jo tas īstenībā man šeit daudzās attiecībās arī ir, arī runājot par tiem pakāpieniem, kur kāds nenāk līdzi. Patiesībā tas cilvēks, viņš pat neatļaujas sev sapņot, viņš neatļaujas domāt, ka viņš varētu gribēt vairāk. Jā, viņš zina dienas plānu, un tas ir viss. Jā, un mums ir tā kā 2 bērni, mums viss ir fajn, mēs dzīvojam 3 istabu dzīvokli, labi, 3 istabu, jā. Un mēs negribam vairāk bērniņus, tāpēc, ka mums pat nav nemaz vietas. Ja mēs pat neielaižam sevi domu, ka mēs varētu gribēt māju, vai ka mēs varētu gribēt vairāk. Un tad, kad tu ielēji to domu, tad jau tu lēni, un tu notici tajā domai, jūs lēnām sāk domāt, bet kā mēs varam tikt, cik tas vispār maksā. Jo, bet īstenībā tas varbūt nav nemaz tik nereāli. Mums tikai vajag atrast vēl kaut kādu, varbūt papildus ienākumu avotu un sākt vispār par to domāt. To gribēšanu, domāšanu bieži arī tāpat nepietiek.
teiksim, ir jau tomēr jābūt tam darbam apakšā. Tas ir izraisa vēlmi darīt. Jo tev kā analītiķim pieņemsim, tev sieva atnāk, pasaka, Klauda, vai mums vajag lielāku māju. Tev teorētiski, kas notiek, tu kā priekš kam? Tu tā kā sāc analizēt, kur parādās tas, kā, labi, pamēģinam. Jo tas jau teorētiski, tu sev automātiski lietas kaut kādas papildus lietas, kas tev jādara. Visi ar mūsu nākamo mērķi, ja mēs tā ļoti no darīšanas viedokļa skatāmies, tad mēs vienkārši, mums ir jādara tagad šitik, tad mums būs jādara 30 reizes vairāk, jo mums gribās kaut ko vairāk. Bet tas jau arī tu esi par to darīšanu, bet kaut kādā ziņā jau tu arī skaties tomēr, ka tas nav, kad es tagad uzkrauju sev smagāku nastu uz pleciem. Tas jau ir to visu attaisnot ar bailēm. Man teikt, vajadzēs 30 reizes vairāk. Dažreiz nemaz nevajag 30 reizes vairāk. Dažreiz vajag varbūt tikai 2 reizes vairāk. Nē, tev vajag definēt, kas tevi darīs laimīgu un ko tev vajag. Tieši tā, ja tev vajag māju ar 5 guļam istabām, bet tev jāstrādā 10 reizes smagāk un tu vienkārši uz pārgurs, tad priekš kam? Bet redz, tu jau uzreiz nogriez saknē to savu iespēju vispār, jo kā tu vispār zini, ka tev būs jāstrādā 10 reizes? Varbūt tev tiešām nav 10 reizes smagāk jāstrādā, tikai no kurienes tā nauda? Es tev varu izstāstīt, jo es mazāk strādāju un man vairāk naudas. Nē, labi. Varbūt tu gudrāk strādā. Tu gudrāk strādā. Ar to jau tas ir savādāk. Un tas arī liek mums mainīt kaut kādas lietas. Jā, un tur tā lieta tieši, ka cilvēki par to manifestē, viņi, kad vajag uzdrošināties, ka tas sākums jau vienmēr ir tas grūtākais. Kaut ko sāk darīt. Pēc tam jau tu daudzas lietas zini. Šitas ir tas, šito es nedarīšu, tas aizņem nenormāli daudz laika, man tas nesanāk, es to kādam citam, piemēram, podcastu filmēšana. Jā. Tas nav tā vērts, vienkārši mana laika. Es varu savus spēkus veltīt tam. Ja? Un tad tu saproti, ka arī uz vecumu, teiksim, paliekot jau vecākam, es piemēram daudz lietas sievai pateicu, ka mans tagad nākšais dzīves, es nedarīšu to, ko es negribu. Viss, vienalga, nedarīšu. Vienkārši, jo tie kvalitatīvie dzīves gadi paliek mazāk, tu paliec gudrāks, tad dzīves pieredze vienkārši, manuprāt, tā ir. Un to nevar dabūt 18 gados, to nevar dabūt 5 gados, tas viss nāks ar laiku. Kādam paveicās, kāds tur izšauja kaut ko, bet tu mēģinās, un tad tu sapratīsi, kas strādā, nestrādā. Es arī esmu mēģinājis perikubus būt mašīnas pirkt. Pirmo baigi labi aizgāju, otro tā nočkarējos knapi tik vaļā, ka viss tas nav priekš manis. Bet šitais ir ļoti interesanti. Nogriezt tas, kas nestrādā, tas arī ļoti svarīgi. Man liekas, ļoti daudz cilvēku turās pie kaut kā, kas nestrādā. Es biju loģistikā, un es atceros, mēs krāvām kuģi. Tas bija viens no maniem pēdējiem projektiem. Kuģi es krāvu pusgadu 9 mēnešus, visu to gatavoju. Un es sapratu, ka es tik ļoti nočakarējos. Man tā bilants bija, ka man bija pa kuģi jāsamaksā 250,000, man ienākumi bija 250,000. Un es sapratu, ka es esmu 9 mēnešus noveltījis kaut kam, kas man neko neatbalsta. Es it kā varētu iet un censties darīt, bet tu tikai saki, nē. Tu saki, ko tu gribi. Tas jau ir tāds liels jautājums. Ir jābūt arī neatlaidībai. Ne viss sanāk vienmēr pirmo reizi. Ja? Bet, ja tu redzi, ka tu spēj izvērtēt, ka tur ir jābūt, bet vienkārši es vēl līdz tam neesmu ticis. Bet, ja tu tiešām jūti, ka nav, un tas viss nav tā, ja? Tāda kulšanās vienkārši uz vietu. Kā saka, vienkārši savu resursu tērēšanu. Tas ir. Par bērnu audzināšanu. Mūžīgais jautājums. Jūs esat vienojušies par kaut kādu stilu? Jūs esat pilnīgi dažādi, katram ir savs. Vai kas tur notiek? Jo man liekas, ka tā bērnu audzināšana šodien ir sarežģīts temats, jo bērnu mentālā veselība ir super augstā līmenī šobrīd. Kopistiski, ja mēs salīdzinām ar savu bērnību, kur vienkārši tev varēja pārdevējs veikalā piekaut par to, ka tu nozodis kaut ko. Respektīvi, mums... Ko? Kurā gadā? Nē, man šķiet tas, ko tu gribētu pateikt šobrīd, ka varbūt bērna emocionālajai audzināšanai mēs šobrīd pievēršam ļoti lielu uzmanību un skatāmies, kā mēs viņus varam netraumēt un nedodies kaut ko pateikt stingrāk vai nedodies kaut kā uzlikt par daudz robežas. Un tā super jutīga paudze mums arī aug, jo mēs par viņiem rūpējamies varbūt vairāk nekā, kad mūsu vecāki vienkārši laida mūs. Jūs tur saļikā, Salaspilī mēs vizinājāmies aiz autobusu, to apdaļā ar skritulenēm aizmugurē turējāmies. Un neviens neko rajonā neteica. Neviens nefilmēja. Nav arī tā, ka gluži tur gāja katru nedēļu kāds bojā. Vienkārši tas atšķirība pret to, jo šodien, ja tev kāds izbrauktu ar skritulenēm aiz mašīnas ar mežu parku rītā, viss TikToks. Viss te būtu
ciet. Tas ir to informācijas, manuprāt, viņas ir brīžiem pārāk daudz vienkārši. Un, jā, tu ļoti labi runā, mēs ļoti daudz rūpējamies, bet ir jāspēr nospraust tā robeža, kad lai tas viņam kaut kad pat cilvēki ir jākļūst, nevis, ka viņš visu laiku ir tavā azotē un visu laiku ar tavu aprūpi. Jo viņš pieļaus tāpat kļūdas, kuras mēs pieļāvām, un kaut ko darīs tādu, kas vienkārši būs savādāks. Bet jūs spējat nolikt tās? Mēs mēģinām. Man vispār patīk tā teorija, kas nav jāaudzina bērni, bet, principā sevi audzina, jo viņi jau uzsūks visu, un viņi ir, tā kā, principā tavs spoguls, vai ne? Jā. Un mums Kaspars vidējais, arī raksta grāmatās, ka vidējiem vienmēr ir grūtāk, jā, un mums Kasparam vienu brīdi bija tiki, tā kā tur viņš tādas skaņas, un mēs gājām uz smilšu terapiju, un tad tā terapeita man prasa, mammīte, kas tev tajā laikā ir? Un tad, tā kā, ka ne jau bērnā ir problēma, bet, risini, kas tev ir? Nevienmēr, bet daļai ir. Psiholoģiski, jā, jo, ja mēs jūtamies laimīgi, harmoniski, mierīgi, tad bērniem arī ir čils un viss notiek. Protams, ka mēs arī mēdzam tur skaļāk uzkliegt un tur būt dusmīgāki, ja, kad mums ir pa daudz kaut kas ikdienā sakrājies, bet mēs arī ar bērniem runājam daudz. Mēs stāstam, hei, māma, tikko uz tevīm bija dusmīgi, jo es esmu pārgurusi, tur man bija spēle, handbola spēle, tur vēl kaut kāds menedžments, jā, kad, lai viņi zina tās mūsu sajūtas arī, tas ka mēs mēdzam arī salūst un ka mums sāpīgi ir. Tas ir pats pamats īstenībā tajos brīžos, kad mums iet tas katliņš cauri, ja pēc tam to visu izstāstīt, jo ja mēs skatāmies no tāda traumas vispār veidošanās puses, tā trauma rodās tur bērnam, kur viņam ir tukšums, kur viņam nav izskaidrojumi, piemēram, kāpēc mamma uz manīm ir bļaus vai uzkliegus vai, nezinu, kaut kā fiziski varbūt, ja ir bijis kaut kāds konteksts, tad, ja viņam nav šī izskaidrojuma, tad tur paliek tas tukšums un iepildās tā trauma iekšā, tāpēc ir jādod viņam šis izskaidrojums, kāpēc tas tā bija. Un arī par to bērnu audzināšanu runājot, man liekas, ka bērni, es tev piekrītu, ka viņi ļoti mums parāda to, kas ir mūsos pašos. Viņi ļoti mums triggerē visas mūsu kaut kādas neizrunātās, neaizpildītās lietas, kas ir augot bijušas varbūt. Un cik svarīgi ir tiešām tajā brīdī atpazīt to un neiet visu laiku tajā vecajā sliedē, kur ir, kad es tev vienkārši uzkliedzu, tāpēc, kad man tāda sajūta, un es pat īsti nezinu, kāpēc. Ja? Un atpazīt šīs lietas, no kurienes tas nāk, lai mēs neturpinātu nodot tā teikt to tālāk saviem bērniem. Man bija ļoti grūti atzīt, ka tu esi uzbļāvis uz bērnu. Tu it kā saproti, ka ir vietā. Bet saproti, ka tas nav pareizi. Bet tas tavs mazais bērns iekšā grib spītēties, jo viņš gribēja piecirst to kāju. Jā, un es aiziet viņam pateikt, piedod, tā nav pareizi, tu rīkojies nepareizi, es arī rīkojies nepareizi. Man liekas, tas ir tā kā... Tev priekš tevis tas nav dziedinoši pašam? Vēl nav, ja? Nē, man tā kā zinu, kā tu teici, pirmais bērns izmēģinājums trusīt, es teiktu vairāk pārējie, jau tur tā kā, tu jau saproti, ka tur vajag samīļot vairāk vēl kaut ko. Es domāju, ka mans vecākais dēls ir visvairāk cietis kaut kādu tur, teiksim, vecās skolas audzināšanu kaut kādu. Ja? Un līdz ar to man ir, es redzu, kādas mums šobrīd ir attiecības. Pie visa tā, ka mēs esam gājuši cauri pie tā, cik viņš liels ir aizbainieks. Es jūtu, ka ir rezultāts tam, kad es esmu vienmēr aizgājis un mēģinājis izrunāt un parādīt un pastāstīt. Un es jūtu to mīlestību mūsu starpā, kaut gan pie kaut kādiem, viņš bija izmēģinājumi trusīts kaut kādās lietās, kā mēs darām. Un man liekas, ka tas, ka tāpat kā savā starpā runāt, tāpat arī ar bērniem runāt. Man liekas, tas, ko tu saki, ka savs piemērs, ka tev ir jāaudzina sevi, jāmāca sevi, un tad no tā viņš jau tikai vienkārši... Es vienkārši gaidu, ka tiešām es redzēšu, kad viņš to dara. Un tāpēc, ka es tā daru. Jo man vēl ir tie bērni tik mazi, ka es tā kā vēl neredzu. Es domāju, ka mums vēl ir ko augt savās attiecībās bērnu audzināšanas. Labi, kas bija otrs jautājums? Nē, jautājums jums arī ir, kas ar to audzināšanas stilu jums ir vienots? Savs vienots. Jā, vienots, protams, reizēm, loģiski, jebkurās pārī gadās, ka tur mamma, piemēram, ir, tur dusmīgāk uz bērnu, un tad tētis tur iejaucas, jā, vai atkal otrādāk ir. Mums arī tādi momenti, protams. Bet cenšamies, lai tādu nav, lai bērni jūt, kad ir mums tas vienots audzināšanas stils. Jā, kad ļoti negribas piekrist vīram. Jā, negribas. Jā. Kad
ja kāds pāršauba mazliet pār strīpu, bet nē, mums ir svarīgi tiešām izrunāt, un mēs jūtam arī, ka bērni māk piedošanu paprasīt, piemēram, ja brālis tur Kaspars kādai māsai ir nodarījis pāri, viņš aizies, atvainosies, samīļos, un tieši tāpat māsas arī pie brāļa. Mums ir bijis izcils piemērs par to, ka mēs kā savādāk būtu jādara, kad bija gadījums, kad dēlam, to mums visinsanāk iet, bet viss jau tagad forši. Bet, viņš rudenī, tur tāda mājiņa skolas pagalmā ir mētāja akmeņus uz viņu. Labi, mētāja akmeņus. Pateicu, ka nevar izrunājumu, nevar mētāt akmeņus, viss skaidrs. Un tad, es tur tā stingri pateicu, paiet kaut kāds neilgs laiks, un izrādās mašīnas brauc garām, pa tām esot mētājs ar akmeņiem. Tā kā un sieva saka, bet varbūt viņi ir jāizrunā. Es saku, nē, es vienkārši dusmīgi bļauju virsū. Tu nesaproti, es pateicu, ka uz mājas nevar mest, kad loģiski uz mašīnām arī nevar mest, kas nav, tā apmēram, uz māju nevar, bet uz visu pārējo tas ir atļauts. Un tad tās pieeja, viņi saka, bet varbūt mums vajag viņu izrunāt tieši samīļot. Saku, nē, tas nevar. Tas pārkāpums ir tāds, ka tur ir vienkārši, jā. Tad, tas ir tas brīdis, kur sieva nelabprāt piekrīt. Bet viņa tad saka, mums arī, ko vajag, varbūt vajag tā. Es saku, nē, vienkārši stingri ir jāpasaka, citreiz. Bet man liekas, ka ļoti bieži mēs arī, es piekrītu, man arī patīk tā stingrība, un es arī mēģinu kaut kādā viņu tur tagad ievērot, bet ļoti bieži mēs nesaprotam, ka bērni nesaprot. Jā, tā kā tik likās loģiski. Pateikt, apmēram, tā kā viņš tavs darbinieks būtu šitā, saprati, jāsaprat, dienu pēc... Neko nesapratu. Bet es ka viņi ātri aizmirst. Viņi aizmirst gan to, ko viņi ir izdarījuši, gan arī to, ka tu esi uzbļāvis. Mēs tā ceram. Jā, mēs tā ceram. Mēs tev tā stāstam, un tad pēc tam viņi ies terapijā pēc pāris gadiem. Viņš uz manīm uzbļāva, jo es metu ar mašīnām ar akmeņiem, bet es ne pa vienu mašīnu netrāpīju, bet viņš bļāva. Nē, tāda audzināšanas skola, tas ir, man liekas, tur var diskutēt, un tās visas metodas un tās sarakstītās grāmatas, tas ir grūtākais darbs. Tas ir tīri katrs individuāli pieeja, saprast, ka būt cilvēkam, būt saprotošam, un mēģināt to visu. Ir reizes, ka vajag tiešām pateikt skaļi, jo, kad tiešām ir pa daudz, jo savādi, tu esi tomēr autoritāte kā vecāks, Nevis, viņam tomēr ir jāpiedalās. Nē, es ir tīrāns, bet tieši tā, un viņam parādīt, nevis, ka viss ir atļauts, vai, ka tas arī ir galīgi, Robežas, tās jau ir robežas. Bērnam jau pašam arī ir vieglāk dzīvot tajās robežās. Jā, ka viņam iztika, man arī prasīja, maiņa prasa, ja tu mūs tur audzini vai kaut ko. Es saku, es jūs neaudzinu. Es jums stāstu, kā izskatās pasaule. Jūs tikai esat mājās, darat, ko jūs gribat. Bet tikai jūs esat pasaulē, es jums tikai stāstu. Ar mašīnu ar akmeni nevajadzētu mest. Un katram bērnam tās savas problēmas, piemēram, Lelde nāk kaut kādām savām tur intrigām un, teiksim, sociāli tādā problēma. Es saku, ka dzīvē viss nav melns un balts. Tā diez vai dzīvē ļoti reti būs viss melns vai balts. Visi kaut kur pa vidu un situācija tāda, kur tev būs jāpielāgojas atkarībā no apstākļiem visdrīzāk. Un tā viņi domā, ka ir vai tā, vai tā. Tad. Sakarā ar to, ka mēs risinām demogrāfijas jautājumus, galvenais jautājums jums. Viņi jau ir sevi atražojuši. Nē, vai jūs turpināsiet uzlabot demogrāfijas rādītājus? Šobrīd diezgan droši, ka nevaram teikt. Tīri, viss bodīts iet. Nē, tīri psiholoģiski bodīts iet, bet pagaidām nav. Kaut kā mēs jūtamies, tāpēc, ka ir tas foršais laiks, ka mēs jūtamies, ka mēs varam sevi bišķi, kā saka, ar dzīvi atalgot, ar laiku, ar lietām, ko tu vēlies izdarīt, paspēt, vienmēr esi gribējis, tad mums pagaidām nav plānā atjaunot, teiksim, tos naktis. Jo būsim reāli, mums bērnu enerģijas ir ļoti daudz apkārt, un mēs kaut kad saskumsim, Dievs, kāpēc mūsu bērni vairs negrib tur nākt azoties, samīļoties. Mazbērni. Mazbērni, bet mūsu profesionālajā uzņēmējdarbībā nometnēs mums vienmēr būs kāds zaķēns, kurš gribēs ielikt mums klēpī, samīļot un dabūsim to. Es jau laicīgi sievai gatavoju, saku, skaties mazākajai Lailai, kad viņi izaugs, ir pagājuši principā vēl 6 gadi, 5 palikuši. Un tad vairs mums toči nebūs ko darīt pa vakariem. Ko tad mēs darīsim? Jo šobrīd bērni vēl tas, kas tev tur... Tu gatavo tikai nākamajiem? Nē, es gatavoju, ka būs kaut kāds brīdis, ka tev baigi daudz brīvā laika parādīsies. Jo cilvēkiem hobija parādās kāds tur, vai tā saucamā pusmūža krīze, varbūt tas ir tas arī, kad tas saistās, kad kāds, sāka motociklu apbraukt apkārt, tur visiem, kāds sāk fotografēt, jo tev pēkšņi baigi daudz brīvā laika, jo viss ir patstāvīgi. Tu esi uztaisījis, principā tev jāuztaisa, tu uztaisi vairāk ēst. Vakaros to nevienu nav jāvada. To gadu būs ļoti daudz, Tiešām to gadu būs daudz, tāpēc tagad izbaudam to. Otrā
pēc dzīves otrā puse, ka tur jau es saku, tas 0-11 gadu tas bērns, viņš jau to pēc nenāks klēpī, nesēdēs, nesamīļos, jā. Pēc tam, kad tīņi gadi tev vispār, tā apmēram ienīdīs tevi. Man un iedod naudu. Jā, labākajā gadījumā, tu vēl neteiks, kur ir, jā, vai tur. Tas viss ir tas mazais posms, viņš tagad ir, mēs vēl izbaudām to maziņo īpaši, un arī tas, visi jau mums viņi nāk vēl mīļoties, jā. Un tad pēc tam es vienkārši saku, ka, zini, būs tāds, ka tu jau redzi nākotnē, ka mēram jāsāk kaut kas jau. Un tad varbūt parādīsies vēlme pēc nākošā. Šobrīd tādas nav. Bet tāpatās mums jāsaka Agitai un Jānim paldies par to, jo, kā jūs teicu iepriekšējā reizē, latviešu ģimenēm vajadzētu tā kā statistiski atražot sevi, briesmīgi izklausās 2,1 bērniņš, jo jūs esat jau garām tikuši tam. Un jūsu ieguldījums tomēr arī tajā bērnu izaugsmē, sabiedrības izaugsmē ar savu darbu, jo patiesībā ir ļoti liels. Tā kā paldies jums arī par šo, jā. Mēs jums neprasīsim 4. bērniņu. Nē, es neprasu tā, tikai man patīk redzēt, kā cilvēki domā par ģimenes pieaugumu. Man liekas, ļoti labi tu pateici, ka tad mūsu tas vecums līdz tiem 12, 13, 11 gadiem ir principā mūsu vienīgais vecums ar bērniem. Jā, noteikti. Jo pēc tam tās jau ir tādas, teiksim, pieaugušo attiecības. Protams, viņš tāpat ir bērns, bet tas un man liekas, ka tie, kas šobrīd, kuriem ir ļoti grūti un kuriem ir sarežģīti, vai kuri, nezinu, man liekas, ka vienkārši pamēģināt kaut kā ieslēgt to režīmu, kurā jūs no sirds izbaudat, jo šis nav uz ilgu. Man patīk tas salīdzinājums, kas bieži vien saku, cik reizes vēl tavā dzīvē šis notiks. Bet apguļās man teikt bija, mums Lilītes slima 2-gadniece. Viņa man uzguļās virsū, pilnīgi silta, visu nakti noguļu. Un es domāju, cik reizes man vēl dzīvē viņa uzgulstās. Iespējams, nevienu vēl. Un, kad tu tā kā, man pat tirpiņas aizgāja. Un vienkārši tajā brīdī tas grūtums kaut kāds, kas ir tajā laikā, man liekas, ka viņš paliek vieglāk. Jo tu saproti, ka, nav jau vairs daudz palicis. Jā, mēs šitā ar Jāni un tu to vairāk tieši tos mīļos brīžus saproti, kad ir tas jau 2., 3. Jo to pirmo tas viss likās ir tāds skrējiens, un pēc tam tu to novērtēji, tu to visu arī mierīgāk uztver. Jā, tāpēc arī 3. bērniņš ir daudz mierīgāks, daudz tāds patstāvīgāks, jo vecāki ir mierīgi harmonijā, jo, tieši tā kā Jānis minēja, nestresot tur par kaut kādām tādām nenozīmīgām lietām. Mana mamma teica, bērni ir jātaisa, kamēr esat jauni. Tad var arī atļauties neizgulēties. Un manu krustēvam 2. piedzima 50 gados. Viņš teica, cik grūtas naktis bija. Lūk, tas arī vēl viens svarīgs faktors, jo Latvijā tagad pieaug ļoti vecums mamām, kad viņas dzemdē bērnus ārkārtīgi pieaug. Ja agrāk bija 20, 25 gadi, tad tagad jau virs 30, kas ir ļoti daudz. Tā kā dzemdējam bērnus, kamēr mēs esam jauns, lai mēs varam izgulēties. Es domāju, ka mēs ar šo arī varēsim virzīties uz nobeigumu. Jā, Gustav, vai tev ir... Tavs playlists ir izslēgts. Paldies jums, ka jūs šodien pie mums atbraucāt. Paldies, ka jūs mums padalījāties ar savu stāstu. Paldies, ka jūs esat tāds harmonisks pāris, kas viens otru līdzsvaro, ja? Nevis spridzina uguņus un taisa problēmas. Man šķiet, ka mēs visi varam no jums noteikti paņemt to enerģiju, kas ir no Agritas un to analītismu, kas ir no Jāņa un kopā savienot tādā foršā partnerattiecībās. Tā kā Mīš, paldies jums, ka jūs piekritāt ar mums parunāties. Jā, paldies arī par to darbu, ko jūs darat. Mēs neesam vēl izbaudījuši, bet es domāju, ka mēs tuvojamies tam brīdim, kad mēs varbūt... Mēs nobriedīsim, pamēģināt šo pakalpojumu. Tas man liekas arī paņem bērnu uz nometnī, dot laiku vecākiem, varbūt divatā, varbūt uztaisīt vēl vienu vai vēl kaut ko. Tas arī ir ieguldījums demogrāfijā. Pēdējais noslēgums tāds, viens padoms ģimenēm vai kaut kāda frāze, kas grib augt, kas grib varbūt vairāk bērns, vai kas grib, nezinu, paši varbūt tās realizēties, jo kas arī no jums ir jāmācās. Man liekas, ļoti ir tas, ka jūs arī vēl ar to, ka jums tur dzimta tie bērni, jūs vēl paralēli savas kaut kādas lietas darījāt, nebaidījāties, gājāt, un šobrīd ir rezultāti, šobrīd ir tas balans, ir tas foršais brīdis, bet droši vien, kad varbūt tajā visā ceļā ir kaut kāda, lieta, kas jūs noturēja pie strāvas? Man gribētos tādu novēlēt, izbaudīt to bērnkopības laiku tādā foršā, harmoniskā sajūtā, būt draudzīgiem ar bērniem, reizēm pat arī nokrist līdz ar viņiem tādā bērnišķīgā rotaļīgumā un izprast un vienkārši baudīt to brīdi kopā ar bērniem un augt līdz ar viņiem. Jā. Man būs tāds varbūt savādāks, es teikšu, mīlēt sevi.
Tāpēc, ka tikai, kad tu mīlēsi sevi patiešām, tu spēsi citiem arī palīdzēt ar savu mīlestību, un citi spēs tev arī vieglāk. Dzīve būs daudz vieglāk, ka tu sevi apmierināts un jūties forši par sevi. Tad jā, laimīgi vecāki, laimīgi bērni. Tieši tā, tieši tā. Es pilnībā piekrītu Jānim, pasties, kā viņš rauj man vārdus. Bija agrāk bija joks, kad, man liekas, flirtēji, tu man rauj vārdus ārā no mutes, pat netuvojoties mutē, bet es nezinu, tad vairāk bija ar pretējo dzimumu. Nezinu, kāpēc šo jau gribu. Šitā mēs izgriezīsim. Mēs neko negriežam, visi rāva formātā. Tātad, kas jums jādara? Jāliek komentāri. Labākais komentārs šodien jūs dzirdējāt, labāko komentāru saņem 100 eiro, uz ko mēs, komentārs jautājums. Un, ja nu gadījumā bija kaut kas tāds, ko mēs neizrunājām, ko jūs gribētu dzirdēt vairāk, nezinu, otrā epizode varbūt, arī rakstiet komentāros, jo mums ir super svarīgi laiki, komentāri, šēri, ko tur to ringbeli, kā viņi saucās to. Subscribe? Nē, tur ir tāds, ka uzliek, ka tev nāk visu laiku paziņojumi. Notifications? Jā, notification kaut kā. Tikai dariet visu, lai mēs redzam, ka jūs tur esat, jo pirmo epizodi jau noskatījušies gandrīz 2000 cilvēki, bet mums seko mazāk par 200 cilvēki, tātad katrs 10. tikai nospiež subscribe, kas ir svarīgi, spiežat, jo tad vairāk redzēs. Ar laikiem ir tieši tā pati problēma, tā kā lūdzu neslinkojam, atbalstam, jo mēs pavadam laiku, kaut kādu ieguldam šeit, lai mēs redzētu kaut kādu atpakaļsaiti. Paldies par pārdošanas runu, Gustav. Es vēl piestrādāšu pie šīs. Jā. Man drusku tomēr otrā epizode, es vēl nezinu perfekti, bet uz kādu 7. epizodi šis jau būs dzējolīts, ja? Jā, paldies visiem un tiekās nākošajā. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies, jā, ka uzaicinājāt. Kā šitās nīnas. Nē, šitā. Tikai izini, ka nīnas viņš izaugt tos zobenus. Es nezinu. Paldies.